Cik daudz no jums zina mani? Kāds zina? Viens, divas rokas, tāpēc arī uzaicināju. Forši, es varu stāstīt jebko. Oriģināli es nāku no ritīgi dziļiem laukiem, vieta saucās Turlava. Kad es bieži jauniešiem runāju, es viņiem arī stāstu, ka tas, no kurienes jūs nākat, pilnībā nav saistīts ar to, ko jūs darīsiet vēlāk, vai kas jums liekas, ko vēl var pamainīt savā dzīvē. Jo bieži mēs ieciklējamies uz to, ka es taču kaut ko nevaru, jo es taču nāku no turienes. Un man kaut kā veiksmīgi izdevies sev pierādīt ar visu kaut ko pretēji tādā ziņā. Kad, jūs piedzimis Rīgā un nonācis laukos? Es pieņemu, ka tā arī laba izvēle. Es pieņemu, ka tā ir arī tāpat kā mana izvēle. Tā bija iet uz priekšu un tikai atgriezties ciemos laukos. Tāpat arī tiem, kas Rīgā izvēlās, tā kā arī. Mēs pat ar draudzeni pagājušajā gadā skatījāmies, varbūt tā kā no Rīgas arī pašlaik tā kā iet uz āru un kādā tuvākā piepilsētā vai kaut kur pārvākties. Tas, ka baigais labums Rīgā nav. Nākušais līmenis mēs domājam, kas ir cita nākušā lielāka pilsēta vai valsts, uz kuri vērts braukt tālāk. Jūs pašlaik Rīgā dzīvoja 8 gadus, gandrīz 8 gadus, un ja kādreiz Kuldīgi likās maziņa, tagad Rīga ir maziņa, un tad es domāju, varbūt laiks iet citu pilsētu, kur tā kā kaut kad viņa liksies maziņa. Jā, es tā dzirdēju, ka te var apmaldīties. Mācījos Kuldīgā, pēc tam Saldas profesionālajā vidusskolā par datorsistēmas tehniķi. Izmācījos, acīm redzot, to priekš sevis, lai man neviens nevarētu apčakarēt pērkot kompi. Man bija draugi Vācijā no vidusskolas laikam, kas teica, beidz čakarēties Latvijā par minimālo algu, kas man bija 180 lati, man liekas, tajā reizē. Un braucu uz Vāciju, filmēsim, mums bija tur ideja par filmēšanas karjeru un tajā jomā. Filmēsim, būs YouTube video, būs laiki, share, būs nauda, būs miljoni. Tā ideja patika labāk nekā tas, ko es darīju. Bija grūti aizbraukt, bet tomēr aizbraucu, 3 gadus dzīvoju Vācijā. Tas Džeks, kurš man uzaicināja, tas draugs, mēs tā arī nekad to īsti neiestartējām. Es esmu arī pateicīgs, ka viņi man uzņēma, jo es vāciski nesapratu. Es mācīju teikt, kā jā, nein, keine Ahnung, kas būtu man nozīmē nav nejausums. Ar to ir pamaz, lai atrast darbu, un viņi man tur atļāva man pie viņiem palikt, līdz es atradu darbu. Un pagāja gandrīz pusgads, līdz es atradu darbu, ar kuru es tad varēju viņiem beidzot sākt maksāt par to, kas tur uzturos. Un bija tā, ka man bieži prasa, no kurienes man kaut kāda motivācija vispār, kāpēc es esmu arī pie jums, kāpēc es šo daru, no kurienes nāk šī personīgās izaugsmas tēma, un es vienkārši atbildu parasti no ciešanām. Un tas man veiksmīgi akumulējās Vācijā. Man bija darbs, kurš man nepatika, man bija priekšnieki, kurus vainoja, man bija draugi, ar kuriem man vairs īsti nesakrita. Mēs 4 dzīvojām vienā dzīvoklī, man bija attiecības, ko psiholoģijā sauc līdzatkarība. Man to patīk saukt atkarība no drāmas. Mēs šķiramies, esam kopā, strīdamies, šķiramies, un tā mums tādas attiecības bija. Un es nezinu, jums kādreiz tā bijis, bet man bija tik sūdīgi, ka es sāku lasīt. Ir kādreiz tā dzīvē jums bijis? Jā, jo man bija jautājumi, kas pie vēlna notiek ar manu dzīvi, jo acīm redzot, man nav manējā dzīve. Es biju nonācis pie tāda fakta. Es saprotu, ka man tur ok darbs, es tur pelnu vidēji 1500 mēnesī un tā, bet es saprotu, ka man tuvu nav tā dzīve, kur es gribu. Un tur sākās tā problēma, es sāku lasīt, jo es sāku meklēt atbildes uz jautājumiem, kāda jēga ir noteikti tas jautājums uzdots sev. Tas sākās, ko es gribu un kā es gribu, kā es vispār gribu tālāk dzīvot. Un man paveicās, ka man viens draugs no vidusskolas laikiem kaut kā sakritas viss, viņš atsūtīja grāmatu Džeks Kenfields panākuma principi. Un ļoti labi, ka man viņš atsūtīja viņu digitāli PDF-ā, jo viņi bija tikai ikona uz ekrāna. Bet ja es būtu redzējis, cik viņi bieza, es noteikti nebūtu sācis, jo tā noteikti bija grāmata, no kuras es būtu izvairījies tajā laikā. Bet es viņu atvēru, un es nepastījos, cik tur lapas, tad es domāju, labi, bišķiņu palasīšu. Un man ļoti noķēra, laikam, par šo es esmu pateicīgs tajā grāmatā, ka ir tik noķēra sākums. Lasot to, kas te ir iekšā, es noteikti būšu dusmīgs uz vecākiem, radiem, paziņām, draugiem, uz visiem, ka viņi man nav pastāstījuši tās lietas, kas te ir uzrakstīts. Ok, šis ir interesanti. Un tad es aizvedu uz pirmo paragrāfu, kur bija 100% atbildības uzņemšanās. Un tas bija tāds, ok, jau nepatīk, ko tas nozīmē. Un tas bija tas vakars, kad man ritīgi sūtīja bija, un es sāku lasīt. Es iedošu jums arī to atziņu, kas nāca līdz ar to. Ir tā 100% atbilde. Un kas ir tas pats briesmīgākais šajā ir, kad es pēc šī uzdevuma nostādīju sev faktu priekšā, kad, ja es atrunājos, es neuzņemos atbildību. Ja es attaisnojos, es neuzņemos atbildību. Ja es vainoju citus, es neuzņemos atbildību. Un tas bija tas, ko es sāku. Tas paragrāfs man tika palīdzējis. Es domāju, vai es vainoju pie kāda, ka man ir dzīve tāda, kāda man ir.
Tur bija tikai priekšnieks diezgan stulbs. Vai varētu man būt citi draugi? Es sapratu, ka es atrodu savas dzīves sfēras un jomas, dēļ kurām es atrunājos, attaisnojos un kur es vainoju visu kaut ko citu. Un es tajā laikā biju ļoti liels optimists, joprojām esmu. Un es toreiz nospriedu, ka es uzņemos 75% atbildību. Noteikti bija mazāk. Kas ir labs tajā? Kā jums liekas? Vai kas ir slikts tajā? Kāds atzīst? Kas tieši? Ja mēs skatāmies uz savu dzīvi, kad arī uz mani tajā gadījumā, ja mēs apzināmies, ka mēs uzņemamies atbildību par 75%. Jo es saprotu, ja es esmu guļu pliks zem tilta, tad tas ir tā kā es neesmu uzņēmies necik atbildību, beigās man dzīve ir aizvedus man kaut kur tur zem tilta pliks, es tur guļu. That's it. Iespējams, turpat ir kaut kā 2% atbildība. kaut kas tur. Jā, kaut kas bišķiņ vēl tur ir palicis, jā. Varbūt komā pie sistēmas ir tā kā jau, tad tur vispār nav vairs atbildība, ja mēs tā skatāmies. Un tad es arī no otras puses padomāju, kur jau es uzņemos atbildību. Tad es domāju, es tomēr lasu grāmatu, es domāju, es kaut ko gribu, es fantazēju par biznesiem, par kaut kādām savām uzņēmēju idejām un par hobijiem. Un tas vienkārši lēnām vilku arī no otras puses klāt, ko es jau tā kā, ko jau es daru, un šis bija, par ko es tā kā sūdzos. Šis bija tas, kas man iesit tā kā saka, kā naglē pa galvu, laikam tas teicies mums, ne? Kad, ja es gribu dzīvi tā, kā es gribu, tad man jāuzņemas vairāk atbildības. Man tasīgi nepatika, bet es tajā reizē varēju norīt šo faktu un saprast, ka, ja es uzņemos 75, tad es kaut ko varu sākt darīt, lai uzņemtos vairāk. Un tad es pavirzīšos tuvāk. Tas bija, būtībā 10 gadus apakaļ sanāca, apmēram. Kas tajā laikā noticis? Sāku lasīt, jo man bija sūdīgi. Man nebija apkārt cilvēki, kas varētu iedot man atbildes, Āri, ja tu domās par šīm lietām, tev dzīve uzlabosies. Tad es sāku lasīt, un tur tajā reizē es pieņēmu izaicinājumu, sāku lasīt katru dienu vismaz stundu. 2 mēnešu laikā lasot, es sapratu, ka esmu diezgan stulbs. Zināšanu līmenī vismaz sapratu, jo man likās, ka esmu apģērīgs, bet kad es sāku ievākt iekšā tiešām globālu informāciju, kaut pat ne globāli, ļoti vienkārši, es teiktu, informāciju, ļoti izmainījās mana perspektīva uz dzīvi kā tādu un to, ko es skatos un ko es daru. Un ar to, ko es biju apguvis pats, acīm redzot, bija daudz par švaku. Jo es sapratu, ka ar savām zināšanām es varēju dabūt darbu Vācijā rūpnīcās. Tik daudz es varēju dabūt gatavu. Un ja es gribēju tālāk savu uzņēmumu mēģināt veidot, tad es sapratu, ka šito ir daudz pa īsu. Jo es zinātu, kā to izdarīt, es jau to būtu jau darījis. Tad es nosēdināju sev tā faktu priekšā. Un tad es uzmaz sāku otru ceļu, sāksim ievākt informāciju. Un tā bija lasīšana, un vismaz stundu dienā, un to es piekopu, atceros 4 gadus tā kā non-stop gāju. Citreiz bija mazāk, citreiz bija vairāk, bet es laiku centos kompensēt. Un tas muskulis ir ietrenējies, un tad 10 gados pie kaut kādām 450 grāmatām beidzas skaitīt, neskaitām pētījumi, jo ir nākus klāt vēl psiholoģija, bakalaura izglītība, tad supervīzija vēl studēja, kaut kā tas viss aizgājis tajā virzienā ir. Pēc Vācijas sapratu, kad ļoti vienkārši jautājums, ko es gribu. Es esmu uzdevuši šo jautājumu sev, ko es gribu? Katru dienu? Man tas sākās katru dienu. Arī katru dienu. Es pirmo reizi viņu uzdevu, bet es uzdevu viņu tā nopietni savu pirmo reizi. Nevis vienkārši tā kā katru dienu viņš tur ir. Visu laiku man viņš arī tur kāda jēga, ko es gribu, un tas visu laiku tur vazējās. Bet tā bija tā reize, ka es jūtos tik sūdīgi, kad es tiešām sapratu, ka kaut kas jāmaina. Tā kā mums pienāk, es zinu, ka visiem jums ir bijuši dzīvē tie brīži, kad ir tik sūdīgi, ka es beidzot saprotu, kaut kas ir jāmaina, šitā es nevaru turpināt. Un tad, kad to brīdi noķer un pieāķē klāt jautājumu, ko es gribu, un no sevis izvēl kā īsto, ko es gribu, tur nāk labās atbildes ārā. Un tad tas ir par to, tā bija tā diena. Un cik daudz jums ir rakstījuši šo mērķi priekš sevis? Ir kāds rakstījis? Nav daudz rokas. Es jums iedošu 3 minūtes, uzlikšu muziķu fonā. Un ļoti vienkārši. Var sanumerēt no 1 līdz 10 uz leju un iedot sev 2 minūtes šodienā, uzrakstīt idejas, ko es gribu. Ja vajag tādu viltīgāku teikumu, man patīk tāds ir, būtu jauki, ja kādu dienu es un vienkārši pabeigt šo teikumu 10 reizes. Jo dīvainākā kārtā smadzenes ir uzbūvējušās, acīm redzot mums tādā veidā, kad, ja mēs iedodam uzdevumu, viņas meklē risinājumus. Un iedot mērķi un pierakstīt mērķi ir tā kā iedot uzdevumu smadzenēm, un viņš uzreiz meklēs risinājumus. Mēs pēc tam aizējām gulēt, un
dīvainā kārtā nākušajā dienā mēs jau atrodam to Facebook reklāmu vai atrodam vēl kaut ko, jo mums smadzenes jau lēnām jau tajā virzienā sāk jau karpīties neatkarīgi no mums, jo zemapziņai diezgan spēcīgs aparāts. Jo es iedošu jums 2 minūtes, uzlikšu foršu mūziku un padomāt pie sevis. Ja jums liekas, ka šis jautājums jums nav aktuāls, es vēl neesmu saticis uz planētas cilvēku, kuram nebūtu aktuāls. Nav svarīgi tie bijuši miljonāri, ar kuriem es esmu runājies, tie ir mazi uzņēmēji, tie ir mammas. Visiem ir atbildes uz jautājumu, ko es gribu. Kāpēc svarīgi pierakstīt? Jo tas ir tas, kur ja mēs redzam un mēs strādājam pie mērķa. Tas ir, protams, mazs procents, bet tas ir tāds jau labs nodoms. Ja jums tas muskulis iestrādājās, jūs vakarā varat droši turpināt. Pirmā reize, kad uzdevu to jautājumu, es sev iedevu laiku 90 minūtes, jo vienkārši man beidzās idejas pēc tam. Un 89 mērķus drusktīgi. Es teicu, ka es pastāstīšu par to kūku. Ļoti interesants stāsts. Katru dienu kūku. Kā Karlsonam bija, ne? Ja viņam bija otrādi kaut kā. Bija Indijā, mēs 5 gadus apkārt braucām ar grupu, jo viens no sekām no šī jautājuma ir tas, ka man bija turismu uzņēmums, un mēs ar grupu braucām uz Indiju ar močiem, braukājām Himalaju kalnos, un mēs aizrunājāmies par to, ko sauc tas law of attraction, ja pievilkšanās spēks, šo ideju, ja arī būtu mērķi definēšana savā galvā. Un mēs tam sēdējām, un mēs domājām, kā mēs šo varētu notestēt, jo mēs ar 3 nedēļas braucām, un domājām, kas tāds varētu būt muļķīgs mērķis. Un es teicu, labi, mums indietis nopirks saldējumu. Mēs viņam neprasīsim, neko nedarīsim, vienkārši mums indietis nopirks saldējumu, mēs dabūsim. Un tajā brīdī, pasmējāmies un tā. Un tad mēs turpinājām braukt, izbraukājām tur kalnus, atgriezāmies Delī pilsētā. Satikām vienu no maniem draugiem, kas dzīvoja Delī. Tas bija kaut kāds 2 dienas pirms izlidošanas. Un mēs ar sēžam, ēdam vakariņas kopā, un viņš aiziet, aiziesim, aiziet, kur tur salčiks, aiziet pēc salčiku, un viņš nopērk visiem saldējumus. Mēs visi sasmējāmies. Tas bija netieši. Es viņam neteicu, ka viņam tas jādara, ja jums liekas, ka ārsts ar samaksājumu. Nē. Mēs neviens necentās ievirzīt to domu tajā. Plus es būtu labprāt drīzāk uzsaucis viņam nekā otrādi, bet šis ir interesants. Citreiz ir jāpagaida, ka 2,5 nedēļas kūka var uzrasties. Bet tas, kas sākās ar mani, es varbūt iedošu mazliet iedrošinājumu, kāpēc ir vērts rakstīt mērķus, bija 89 rakstīja pirmajā vakarā. Pēc pusgada es viņam gāju cauri, es atceros 44, es biju jau izsvītrojis. Vai ne viņš bija sasniegts, vai arī viņš vairs nebija relatīvs priekš manis. Bet tur bija arī savs uzņēmums. Tajā laikā es to tur nesāku. Bet tas, kāpēc es īsti nebiju sācis, jo es biju viens no tiem, kurš fantazēja un staigāja apkārt. Es nezinu, vai jūs arī tā darat, bet es pastāstīšu vienu fantāziju, kāda man bija. Kādu dienu kāds veiksmīgs uzņēmējs ieraudzīs, cik ārsts ir apģērīgs. Un viņš pateiks, wow, ārti, tev ir tik labās idejas. Šeit tev miljonus, ej un viņas īsteno tagad. Es nezinu, vai kādiem jums arī ir tā doma, vai kaut kas līdzīgs tam, ka jums liekas, kad atnāks kāds glābējs no malas un iedos jums visus vajadzīgos resursus. Investors. Jā. Es tajā laikā nezināju vārdu investors pat. Bet es runāju par to sapni, kad ir šis bruņinieks baltā zirgā, ir šis, varbūt onkulis no kaut kurienes ar naudu, ka viņš atnāks un viņš pastīsies, kāds ārtais apģērīgs. Es saprotu, ka tu visu dzīvi līdz šim esi vienkārši varbūt ofisā pastrādājis un rūpnīcā vai ne, un tur rukājies. Es domāju, ka es tev esmu gatavs uzticēt šito naudas summu un tā ideja, kas tev tur ir tik tā vērts, bliez viņa augšā. Un tā kopa pirms 10 gadiem kaut kā ļoti veiksmīgi izdevās sevi nosēdināt kaut kādā realitātes punktā un saprast, ka ja es nevaru uzstādīt mērķi, un ja es nevaru savējos mērķus, ko es pats uzstādīju, sākt lēnām viņus realizēt, es neakumulēšu pieredzi un personību, kurai var uzticēt naudas summu no malas. Un tas aizved man ļoti vienkārši. Es atgriezos Latvijā. Man nepatīk teikt vārdu atgriezties, jo es braucu uz priekšu. It sevišķi tajā laikā es biju bišķiņ iekrājis, es biju iekrājis kaut kādas 2, varbūt 3,000 pēc tās strādāšanas, kas bija ļoti netipiski man, jo es vienmēr iztērēju visu. Un Vācijā, kad es strādāju un es saņēmu vidēji 1200, 1600 darbā, es nesapratu, kāpēc es jūtos neērti, ka man ir nauda mēneša beigās palikusi. Es nezinu, vai jums tā bijis. Es automātiski meklēju veidus, kā viņu iztērēt. Un tas bija iet pret sevi. Likās, ka tas ir pretdabiski, ka man ir vēl palikuši tur 400 mēneša beigās. Bet labi, ka es noķēru sev arī ap to laiku, kad es sapratu, šis ir vecais ieradums. Ja mēs runājam par naudu, ir vērts panalizēt sevi. Ja mēnesī tas cikls sanāk šāds,
Es saprotu, ka mēs runājam uzreiz, kā dabūt klients un kā strādāt par biznesu, bet šīs lietas ir daudz svarīgākas, jo tas vispārējais mainīsies kā sekas īstenībā ļoti pozitīvi. Ja mēs mainām to, kā mēs domājam, ārā sāk mainīties arī vispārējais. Uzreiz būs interesanti atrast klientus, uzreiz būs vēl vairāk, varbūt, ja jums jau ir. Ja mēs sāksim domāt citādāk. Un es piefiksēju, kad bija šādi, kad bija tā nedēļa pēdējā, kad alga ienāca, ārs ir priecīgs, un man gribējās justies slikti, bet mana alga vēl nebija iztērēta. Un es sapratu, ka tas, ko es biju mantojis to, ka te nauda vairs nedrīkstēja būt, tas 7 dienas no 30 jājūtās slikti. Tagad jābūt stresam, jābūt kašķiem, kaut kam. Un man bija pretestība. Un tā ir 2 lietas, ko es piefiksēju. Viens ir eiro, un otrs ir emocionālais. Diezgan līdzīgs, tie simboli sanāk. Bet tas bija pirmais tāds limitējošais priekš manis, ko es piefiksēju. Kad eiro lietu es biju mazliet salabojis, bet emocionāli joprojām vilkās līdzi. Un man pagāja gandrīz 4 mēneši, līdz es nejūtos tā kā neērti. Līdz man bija ok, ka man ir kaut kāda nauda palikusi mēneša beigās. Un tas bija ļoti interesants, ritīgi grūti. Es biju kāds, atceros, 4 reizes uz sliekšņu, kaut kas jānopērk, ir tik diskomforts liekas. Un viņš iezogās. Viņš ir tik iezogās. Viņi nemaz nepamanā, ka tu esi jau Amazonē ielicis wishlistā tur kaut kādas lietas, un tu ir gatavs jau viņas pirkt. Un tad pirkstiem un aiztais cieto logu un nenopērts. Un kas bija mainījies Latvijā, kad man bija maza alga, es pirku AliExpressā maziņas sūdiņas tajā laikā, pat tur 2 līdz 5 eiro tādas. Vācijā es pirku lielākas sūdiņas, 20-50 eiro, un tas ieradums tur ir. Viņš visu laiku, viņš ir mūsu nervu sistēmā, viņš iestrādājies, ka naudai nav jābūt. Mēneša beigās nedrīkst būt nauda. Un šo ir grūtāk. No emocionālā to ir grūtāk tikt vaļā, ja jums ir laika un vēlmes un drosme, tad varat iet pie psihologa un runāt šīs lietas. Tas jums palīdzēs samazināt tieši to emocionālo saikni ar naudu un kaut kā atbrīvoties no viņas. Manā gadījumā tā apzināšanās un netērēšana pēdējo nedēļu, pēdējās 10 dienas mēnesī pirms algas tas bija mans tas urtīgs challenge, sist gan pa pirkstiem. Nē. Un tas man atbrīvoja. Tas man atbrīvoja no šiem cikliem. Bet ko es mainīju? Tas, pie kā mēs esam pieraduši. Es runāju par tādu cikliskumu mazliet. Cikliskums ir baigi svarīgs tajā, ko mēs darām. 4 nedēļas mēnesī, 2 mēs guļam mājās, vai 2 mums brīvas, un tad mēs dienām iedodam nosaukumus. Un tad mums ir pirmdienas, ka mēs jūtamies slikti, piekdienas, ka mēs jūtamies labi, sestdienas mums ir brīvas, un svētdienas mums ir beidzot mēs varam elpot. Mēs esam dienām iedevuši nosaukumus, mēs esam safabricējuši priekš sevis psiholoģiski šo ciklu. Un ja mēs runājam tieši par uzņēmējdarbību vai pašnodarbināto dzīves stilu, ir dienām jānoņem nosaukumi. Viņām nedrīkst būt nosaukumi. Jo, ja jūs arī skatāties uz to, ka piekdiena un man ir brīvs, jā, ir ok, ir forši paņemt brīvu, bet vēl foršāk ir ņemt brīvu tad, kad tev vajag brīvu, vai tad, kad tu esi nogurs, vai tad, kad vajag atpūsties, vai tad, kad tu gribi atvaļinājumā. Un dzīve, es viņu menedžēju caur to, kad man viņu vajag, nevis pēc dienu nosaukumiem. Un tā ir tā atšķirība, kad dienu nosaukumiem vairs nevajadzētu būt ietekmē par to, kā mēs jūtamies un to, ko mēs daram. Ok, varbūt svētdienā mēs visus netramdīsim ar pārdošanu, bet īstenībā es novēros pēdējā laikā, kad caur WhatsApp pārdot svētdienās ir ok. Diezgan labi iet. Ja cilvēki viņi tieši nesagaida, ka viņiem kāds kaut ko tirgos, un viņiem pakomunicē, un tad ievirzās kaut kādas lietas uz priekšu. Tātad tas emocionālais. Jo mēs esam baigie mūsu emociju vergi un mūsu ieradumu vergi, un mums no tā ir kaut kādā veidā jāatbrīvojās. Jo ja mēs izmantojam atrunu, kad ir piekdiena, sestdiena, otrdiena, trešdiena vai vienalga kura diena, tad mēs joprojām esam kaut kāda izdomāta koncepta ietekmē. Jo, ja mēs kaut ko gribam ražot un kaut ko darīt, dienu nosaukumu mums nedrīkstētu limitēt. Mēs ceļamies, ir diena. Forši. Un tas ir tas, kas man ilgs laiks pagāja, līdz šo es arī iestrādāju, tiešām ilgs laiks. Ar to es domāju, gadi, 4, 5. Man bija ilgi vēl bija tāds, ka sestdienās, svētdienās es pagulēšu ilgāk. Un pēdējos mēnešus arī es vairs neguļu ilgāk. Es eju ātrāk gulēt un vienkārši ceļos katru dienu vienā laikā jau augšā. Jo tas vienkārši noņem nost vēl vairāk šo ietekmi no kaut kādām dienām. Viss pārējie drīkst darīt, kā viņi grib, bet es sapratu, ka man visām dienām ir jābūt līdzvērtīgām ieguldījumam no manas puses. 15. gada beigās, kopš sāku reģistrēt pirmo uzņēmumu, man tas koncepts ir kaut kā pazudis. Viņš lēnām izgaisis.
tāds koncepts, kad man kaut kur kādam jāatskaitās par to, kur es iešu un ko es darīšu un cik laiks man kaut kur jāpavada. Fascinējoši. Un tā bija tā brīvība, ko es arī biju pierakstījis, ko es gribu. Tā kā, ja jūs pierakstat kaut kur, vispār ticamāk, pusi no mērķiem, ja jūs panalizētu, kas ir tas, ko jūs īstenībā gribat, padomājiet apakšā, kas ir tas īstais ieguvums tajā visā. Un es sapratu, ka man pusi no mērķiem bija saistīta ar brīvību. Kameras, nauda, mašīnas, jā, viss kaut kas forši, bet ja mēs pameklējam apakšā, ko mēs patiešām iegūstam emocionālā līmenī, bieži tas ir brīvība, mums nav jāatskaitās, kaut kāds kaifs, prieks, laime, būtībā tur bieži apakšā ir īstās emocijas, ko mēs gribam. Un, ja mēs to apzināmies, mums varbūt nav jāiet vairs pēc tiem mērķiem, mēs varam ar citiem mērķiem to sasniegt. Tas, ko es rakstīju par to uzņēmumu, tur bija kaudze mērķiem. Atgriezos Latvijā, ar to atgriešanos joprojām, kā saka, ļoti dīvains vārds, jo es dzīvoju, biju iekrājis, un es varēju aizbraukt daļai uz kuru planētas vietu. Un es pat sāku apsvērt domu, varbūt nebraukt, kāpēc braukt uz Latviju, varbūt es varu braukt uz Ameriku, es varu braukt kaut kur citur, tik daudz iespējas, kur es varētu braukt. Un man saradās kaut tāda misijas sajūta ap to laiku. Tas, ko es daru ar jums arī šodien, arī ir saistīts ar to misijas sajūtu, kas pirms 10 gadiem man radās Vācijā. Mazliet ir vainīgs pie tā Dēls Karnegijs, varbūt zinat viņu, viņam ir grāmata How to Win Friends and Influence People, kā iegūt draugus un nepatikties cilvēkiem. Un tur bija ļoti vienkārši lieta rakstīta. Ja tev gribās apkārt ap sevi cilvēkus, līdzīgi domājošos, tāds, ar kuriem tu gribi pavadīt laiku, un ja nekur apkārt neviens tādas grupas vai cilvēki tādas tā kā neorganizē, tādas tikšanās vietas, tad man jābūt ir tam, kurš to sāk organizēt. Un tas tāds, Dēl. Un tad tas kaut kā radīja manī to misijas sajūtu un braucu, sanāk, uz priekšu, atpakaļ uz Latviju, jo man patīk, tas ir uz priekšu, tas nav atpakaļ, jo nākušais. Manā gadījumā tas bija apzināta izvēle dzīvot tālāk Rīgā, dzīvot Latvijā. Un tad tur sākās mani piedzīvojumi. Atgriezos Kuldīgā, caur Kuldīgas parunājos cilvēkiem, sapratu manas ambīcijas pa lielu priekš Kuldīgas, sapratu braukšu uz Rīgu. Un tā bija mana 4. reize dzīvē. Tā bija 4. reize dzīvē, ka es dzīvoju uz matricīšu plānu. Kaut kur atkal 0 punktā. Tas ir par to ieguldījumu. Ja jums tur tie mēģi priekšā, ja būs jāmaksā kaut kāda cena par to, vai jūs tiešām viņu gribat. Manā gadījumā es esmu 4 reizes bijis 0 punktā, kur es atkal rakstu mēģi, ko es gribu, un es sāku kaut ko atkal no jauna būvēt. Un man ir kaut kā paveicies, ka man kaut kādi draugi apkārt, kas kaut kādās lokācijās man ir gatavi iedot istabu vai daļu no istabas, un tur ir matracis, un es varu burtiski uz matracīšu gulēt ar pie viņiem. Un es domāju tajā laikā orientēties. Filmēšana, montāža, foto vēl mazliet bija tā doma. Un tad tajā jomā es sāku iet tiešām vienā studijā, atradu darbu, sāku strādāt, un es to Kārlis pie viņa paliku uz matracīšu tajā laikā, un viņš atnāca mājās vienvakar tik nogruzījies, un domāju, var tik besī dzīve. Es tikko vienam draugam palīdzēju sakravāt somas, viņš tur ceļos stopēs uz Āziju, tad vai braucam uz Indiju. Man tajā laikā vēl bija kaut kādi iekrājumi no Vācijas. Es gribēju filmēt, man tāds, ka es varētu filmēt arī Indijā. Es pie sevis nodomāju, kaut kāds 10 sekundžu tāds impuls bija. Domāju, labi, braucam, tas tikai aizgāja gulēt. Viņš, jā, es atceros, viņš tur pēc tam sēdēja, kaut ko baigi stāstīja, es jau tur tāds jau aizmirsis. Atšķirība bija tā, ka viņš bija pieredze. Es biju jauns draugs, tā kā viņš bija tik svaigs, tā kā būtībā mēs tikai mēnesi bijām zinām. Vispār uzticēšanās, ne? Ielaist iekšā kādu tur uz matracīšu viņa istabā gulēt. Tie ir komunikācijas prasības no Dēla Karnegija, kas. Viņš bija pieredze ar draugiem to, ka, ja tu pasaki kaut kādas šādas idejas vai šādas mēķis, tā kā visi, jā, daram, bet neviens neko nedara. Mēs loģiski piecēlāmies nākšā dienā, un es jau skatījos avio biļetes, nopirkām vienvirzienu biļetes uz Indiju, un tad sākās pirmais tāds projekts, kur mēs mērķiecīgi sanāca 5 mēnešus. Mērķis sākumā bija 6, bet mums pirmais mēnesis palika meklējot sponsors. Kaut ko mēs tur meklējām sponsors televīzijā, kaut kur tur bijām, un radio bijām, un vācām sponsors tādam 5 mēnešu ceļojumu pa Indiju. Domāju, taisīsim dokumentālo filmu par to, kā tur sanāks. Un tas bija tāds pirmais tāds rītīgi. Tas bija pirmā reize, kad es, man liekas, tā, ja neskaita atgriešanās Latvijā, bet tā kā projekta ziņā tā bija tāda, tik tuvu 100% atbildības uzņemšanai, es nebiju sen jūties, tā kā tas kaifīgs brīdis. Un tad tur sākās Indiju, izceļojām, uztaisījām tur filmu, un pēc tam nonācām pie secinājuma, ka varbūt esam turismu uzņēmumu. Un tad mēs sanācām kopā. Viņš nelīdz galam gribēja, un tas ir iemesls, ticamāk, kāpēc mēs pēc pusotru gadu šķīrāmies un es aizgāju projām, jo es gribēju vairāk uzņēmumu, viņš laikam gribēja vairāk ceļot. Un tas ir ļoti svarīgi, lai ir vienots mērķis vismaz kaut kādā jomā. Un mēs laikam pārāk aizrautīgi bijām, katrs ar savējo mērķi, ka mums bijās gājām atšķirīgi. Bet nodibinājām turismu uzņēmumu.
Un tas variants, kur tā bija pirmā reize, kad es gāju pie kāda prasīt, lai aizdod 10 000 eiro, lai mēs varam visu tā kā iestartēt. Ja tu nekad neesi prasījis tādu summu, tas liekas anormāli daudz. Iestartējām turismu uzņēmumu, viss notika. Un mēs sākām pārdot braucienus, bet pusotru gadu laikā to draugu mēs sapratām, ka mums neies kopā. Es gāju projām, bet tajā laikā es atradu vienu citu kolēģi, kurš tā gribēja sev turismu uzņēmumu Valdi. Un tad Valdis pieslēdzās, savā ziņā man aizvietoja, un viņiem es aizgāju ātrāk projām no tā visa. Turismu uzņēmums, bet es tajā laikā gāju projām, bija nākušā ideja, kas saucās Speak Easy. Bet tas bija tas, kas nāca ar to misijas sajūtu. Tas Dale Carnegies bija kā vainīgs, un tā man misijas sajūta un ceļošana pa Indiju. Es gribēju radīt vietu, es tos nosaucu par izaugsmes kafejnīcu, vietu, kurā mēs varam nākt kopā un strādāt. Ja es vēlreiz vērtu vaļā, tas būtu pavisam citādāk. Tā bija reize, kad es dabūju kopā aizņemties gada griezumā pie 30 000 jau, lai iestartētu visu. Pašam man bija kaut kādi 50 eiro, kad mēs sākām atvēršanu visu. Tā kā es jums gribu pateikt, ja jums liekas, ka nauda ir tas, kas jums ir vajadzīgs dažiem mērķiem, jūs noteikti rakstījāt, domājat, nē, šito nevar, vai jūs nepierakstījāt, jo tas prasa daudz naudu. Jūs vienkārši vēl nezināt, ko jūs ar to naudu darītu, to es uzreiz varu pateikt. Ja jūs zināt, ko darīt ar naudu, jūs sapratīsiet, kurā brīdī viņi ir vajadzīgi, un tur es varu ieskicēt arī to mazliet. Mēs atvērām to kafejnīcu, un ļoti interesanti, mums bija kafejnīca priekšā, mums bija aizmugurē bija 2 telpas, bija pagraba telpa, un pēc tam otrajā stāvā bija vēl 2 telpas. Mēs tur lēnām attīstījāmies. Un atvērām ar kafejnīcu un toleti, pārējās vēl bija ciet, un tad mēs remontējām vienu semināru telpu, pēc tam otru semināru telpu, vērām vaļā katru reizi. Katru nedēļu, kad cilvēki nāca, viņi bija, kaut kas mainījies, jo burtiski mēs laiku kaut ko mainījām. Un tad atnāca Covid unkuls, visi vēl atcerās, bija tāds. Tur bija skaistie valdības lēmumi, kad visiem ir jāpaliek mājās, un mēs nebijām to vietu. Man gan likās, ir dzirdēts, neliec visus solis vienā groziņā, ir tāds termins. Man likās, ka es nebiju izdarījis to. Man likās, ka man ir kafejnīca, man ir pasākumi, mēs daudz organizējām, biļetes tirgojām, un mums bija telpas, kuras var iet. Man likās, ka nav, kad ir safe. Izrādās atnāk Covid unkuls un visu noslāk. Tas bija tāds, ap to laiku man jau veidojās mana identitāte. Ja esmu uzņēmējs, un vienkārši viņi ritīgi konfliktē, jūs nevarēja izturēt, kad ir tomēr joprojām kaut kur kāds, kurš var pieņemt lēmumu, Āri, tu tagad ej mājās. Es vienkārši, pirmās 2 nedēļas bija ļoti grūti pieņemt, jo mēs nebijām iestrādājuši biznesu, lai būtu takeaways, kā daudziem bija, jo tas nebija kā ēdināšanas primārais uzdevums, tas bija vairāk kā tikšanās vieta, semināri, viss kaut kas mums tur notika. Un tas ritīgi iedeva man pa nerviem. Ar pirmo vilni mēs nogaidījām, un kad mēs jau vērām vaļā, bija aizņēmies vēl kaut kādas 4 vai 5 000, lai mēs atkal iestartētu otro atvēršanu, lai turpināsim. Atnāca otrais vilnis, un tad otrajā vilnī aizvērās. Es sapratu, kad apsēdos pie sevis, padomāju, es nevaru izturēt, ka man var būt kaut kur vēl kāds kurš var pieņemt lēmumu, Ārti tagad nestrādās. Un tad es pieņēmu faktu, nē, kafejnīca, šāds biznes nebūs mans vairāk. Ļoti grūts lēmums. Bet kas bija labais, ir, kad man Covid atbrīvoja no šīs kafejnīcas. Jo es sapratu, ka mēs varam izvēlēties nepareizu biznesu. Es sapratu, ka es biju Āris, nebija paredzēts tādam biznesa modelim. Un arī tad, kad jūs domājat par savu uzņēmumu, ļoti iespējams, jūs izvēlēsieties nepareizu uzņēmumu priekš sevis. Kā to saprast? Iespējams, tikai tad, kad jūs varat ciet. Bet es ceru, ka jūs ātrāk sapratīsiet, bet iespējams jūs izvēlēties nepareizu biznesu. Ir cilvēki, kuri arī man bija partneri un zinām kafejnīcas jomā, kas prot atrast naudu kafijā, bulciņā, kūkās, ēdienos. Viņi prot atrast naudu, viņiem viss aug un viņiem nauda ir. Es sapratu, ka es nemāku. 3 gados, mums bija tur atmaksājies, īstas algas vēl labas nevarēja maksāt, arī sevi īsti nevarēja maksāt. Mums tur gāja arvien labāk un labāk, tie 3 gadi bija noslēgušies, jāreku jau apgrozam, tur labākais mēnesis bija labākais gads bija 150, vai tur gan bija 200, mājas bija 1000, bet joprojām bija tāds, ka nebija labi, un es sapratu, ka tas nebija mans biznes. Es sapratu, ka es nemāku tur atrast naudu, bet man ir zinām cilvēki, kas prot atrast naudu kafejā, kūciņās, viņiem iet labi, viņiem Excels ir forši, viņi pozitīvi, visi aug, viss notiek, un tad es sapratu, ka es izvērējos nepareizu biznesu priekš sevis. Un tad ar Covid man bija forši, jo bija tas starplaiks, telpas joprojām man bija. Tas bija valsts nekustamo īpašumu, man bija 100% atlaide telpām, man bija laika pasēdēt savos 250 kvadrātmetros un padomāt, ko ar to visu darīt. Es tur tā sēdēju un štukoju, un tad es aizdomājos,
varbūt laiks tā kā iet vairāk tajā psiholoģijas virzienā, kas man tomēr ir laika no sirds, viņš kaut kā tur vilkās. Es ap to laiku biju 3 grāmatas jau uzrakstījis un paspējis izdot. Un tas vienkārši sāka video filmēt, dalīties vienkārši ar šādām ciešanām, kas man gadās pa ceļiem, maniem pieredzes stāstiem. Un tas bija akumulējies, un tad viens draugs, tāds Kaspars Erminas, viņš teica, ka, baigi interesanti, viņš kaut ko uzrakstīja kaut kādu video. Viņš atbrauca, viņam bija skaņas un gaismas biznesa, tie, kas apskaņo pasākums, kas arī apstājās Covid laikā. Daudziem apstājās pilnīgi visu. Un viņš atbrauca, un mēs kopā domājam, ko mēs varētu darīt. Mēs kaut ko tur pafilmējam tā, un tad viņam kaut kā Covid laikā sāk uzrasties kaut kādi klienti par tiešraidēm. Sāk jautāt, gan jau kā varam. Es ar kamerām sapratu, viņam bija skaņa gaisma, viņš saprata, mēs salikām kopā galvas, un mēs sākām paņemt kaut kādas pirmās tiešraides. Kafejnīcas lietas tur pārbīdījām, tur pārtaisījām mazliet telpas, testējām kaut kādu gandrīz, kad 4 mēnešus testējām tiešraides. Pie mums ir nāca klients, sāk uzrasties kaut kādas valsts iestādes, tiešraides mēs sākām taisīt. Pirmās, es teiktu, bija tādas tikai so, bet centāmies, uzreiz mainījāmies, jutāmies sūdīgi par katru neizdevušos. Un tās riebīgās sejas uzreiz motivē kaut ko citu, pērkām jaunu tehniku, skatījāmies, ko varam uzlabot, ok, tur skaņa, tur vēl kaut kas. Un tad mēs kaut kādu 9 mēnešu laikā, viss, kas bija kafejnīcas, jau bija notransformējies, tur bija iekšā iebūvēts jau studijas, nekas vairs nebija no kafejnīcas palicis pār. Visas aizmugurējās telpas bija podkāstu veidīgās telpas, pagrabījām uztaisījuši sev pa ofisu, paši tur sēdējām jau lejā. Būtībā mēs 9 mēnešu laikā jau vienkārši ņemot, pat baigi nereklamējot, vienkārši organiski postojot Facebookā, Instagramā, sūtīja e-pasta sarakstu, kas man bija, sūtīja ārā ziņas. Un sāka lēnām nākt arī klientu taisnot. Tad mēs no Speak Easy, kas bija kafejnīcas, pārstāvs par Speak Easy studio. Neveiksmes un veiksmes faktors bija tā, ka jā, aiztaisīja kafejnīcas dēļ Covid, un labais bija tas, man bija laika tur savā ziņā uz bezmaksas īri vispār notestēt un iestartēt kaut ko jaunu. Man bija savā ziņā telpas Rīgas centrā, uz kurām es varēju eksperimentēt. Un tad, ja jums paliek grūti, es iedošu vienu foršu jautājumu, kas jums, varbūt jums tagad ir grūti tās idejas, ko jūs darat, varbūt jums drīz būs grūti, bet mums visiem būs grūti kaut kādos brīžos. Ir tāds tā kā Brians Tracy's, varbūt dzirdēts. Bet viņam bija foršs teiciens, tā kā visi mēs ejam cauri posmam, tā kā ir tā kā krīzīte, krīze. Un tad tā kā, vai jūs esat krīzē, vai jūs esat krīzītēs, bet kaut kur viņš tā kā nākošais atkal būs. Tad, kad es sēdēju kafejnīcā, kas vairs nevar funkcionēt kā kafejnīca, es sēdēju, un es varu teikt, tad, kad jūs sēdēsiet tajā krīzē, un tad jūs skatīties apkārt, ko jūs esat izdarījuši, jums jau būs kaut kādas resursi, kaut kādi iestrādi, jums būs kaut kādi kontakti, kaut kas būs ievākts. Un tad jūs varat uzdot jautājumu, ja jūs tagad paiet ārā no tā, piemēram, iedomājieties, ka jūs esat svešs cilvēks, nesaistīts ar to jūsu ideju, un tad atnāk kāds no malas, un jums tagad saka, reku, Āri, man te nefunkcionējuši kafejnīca, un tad Covidā nestrādā, tad tur visāds telpas, tehnika, tur viss tur ir iekšā. Gribi, tev pieņem šo resursu, ņem un vadi, darbojas ar to visu. Vienkārši kāds atnāk no malas un man kā no svaiga skatu punkta iedod to. Ja man iedod to, kas jums tad visiem ir pieejams, jums vienkārši tas tagad tiek iedots. Un tad tas jautājums bija, ko es darītu tālāk? Vai arī tas pateikšu tā citādāk? Ja es kādu tā, jūs varat sēdējies tā domāju, ja man taču tas viss tikts iedots, uzreiz forši, tad kāds jau ir ieguldījis jau 1000, tur ir klienti jau tur nākuši, viņi pieraduši tur nākt, tur nepilni 3500 e-pasta saraksts ir, tur ir uzbūvēts jau tur Facebookā sekotāji, un viss kaut kas tur, es domāju, not bad, ka kaut kāds ieguldījums tajā visā ir, un es varu vienkārši ņemt un no šīs vietas turpināt iet uz priekšu. Un tas man palīdz ar tādu noņemt nost to spriedzi. Un tad es varu uz to visu, kas ir, pastīties atkal no jauna. Tas ļoti labi strādājas priekš manis, un es to esmu izmantojis kāds, es teikšu tā, 5 reizes. Tad, kad ir tā krīze, un kad es domāju, ja viss ir sūdīši, tas jātais ciet, tad es uzdodu sev šo jautājumu, ja man kas tagad man ir vienkārši uzdāvināt kāds, hei, gribi ņemties ar šo? Un tad es uzdodu jautājumu, ja es ar šo ņemtos, ko es darītu? Ļoti bieži ir atlaistīs man atbildes kaut kāds cilvēks, pieņemt cits cilvēks, beigt darīt šo, pacelt kvalitāti tur, beidzot sakārtot to Exceli vai sakārtot noliktavu. Ja šīs lietas sakārtot tos, es atlaistu tur, es pieņemu cits cilvēks, tad varētu būt pat tīri ok. Un šitas man ir tādas tipiskās ātrās atbildes, kas uzrodas, ja man iedod tādu, piemēram, jaunu sākumu tam. Un roc jums domas par savējo, kas jums ir tagad? Bet, ja klientu ir tieši ļoti daudz, tad vienīgais veids pacelt cenu. Kā ekonomikā, jā, pacelt cenu, bet ja tev ir misijas apziņa un tu nevari pacelt cenu, vienkārši ko tev darīt? Garākas gaidīšanas rindas.
Un tā pieaug neapmierinātība, bet jo tu labāk strādā, jo tev vairāk klientu. Jo tev vairāk klientu, jo lielāka neapmierinātība. Un nozare ir ārstniecība. Ko tev darīt? Jautājums ir celt efektivitāti vai īstenībā varbūt celt kaut ko citu. Iespējams, pārdošanas apjoms, piegādes kvalitāti, cenas. Tā kā varbūt tiešām jāceļ, varbūt jāsamazina cenas, varbūt vairāk jāņem iekšā cilvēki, bet ja tu paņem cilvēks, tad uzreiz tev izmaksas. Ne, bet tas ir tas pats, ja tu pats esi savu pakalpojumu sniedzējs un tieši pie tevīm konkrēti tā rinda. Un visiem taviem klientiem rodas jautājums, bet kāpēc ir tik gara rinda, bet viņi visi grib pie tevis? Jā. Un tā kā tevī rodās vainas sajūta ir ļoti slikta, tā tevī palaiž ļoti daudz sliktus mehānismus, stresa hormonus un tā tālāk. Arī tava komanda ir tā kā dažreiz apjūk visā šajā situācijā un tā kā tev sanāk tikai, visu laiku tā kā skaidrot. Bet tu strādā kaut kur? Es strādāju kaut kur. Tā tad atbildi ir privāta praksa. Jā, privāta praksa, gan valsts sektora. Jā, tad aiziet no valsts sektora. Vai ne? Bet misijas apziņa paliek, jo ļoti daudz smagi gadījumi ir tieši valsts sektorā. Tas ir mācīšanās elements, laikam, jā. Tas ir misijas elements, jo tā kā, ja neviens tā nedarīs, tad neviens tā nedarīs. Cenu celšana maina segmentu, tas gan. Es iedošu ļoti muļķīgi piemēru, bet kafejnīcā paceļot vidējās kafijas cenas pa 50 centiem, mums vairs nenāca krievu jauniešu. Forši, mums nāca medicīnas studenti no RSU. Jā, jo pirmā viņam patika vide. Partners man arī bija medicīnas students, viņš arī bija vainīgs pie tā, ka mazliet viņi nāca atbildīgs. Bet 50 centu vidējās cenas kāpums pilnībā atlasīja to, kāda cilvēka nāca pie manis. Un es teiktu, bija diezgan forši, ka man nebija jāvāc visi tie mēsli un izmētātās krūzītes valkovas, kas ir noteikti kofeīnā vis kaut kur apkārt un visās tās pārējās kafejnīcās. Tā kā citreiz tie varbūt nelielas izmaiņas spēja atlasīt tev, kāda cilvēka nāks pie tevs. Nav te arī tas, ko tu saki, tur nav uzreiz tāda viegla atbilde. Tur visticamāk ir jāpasēž, jāpaš to, ko tur var, ko tur nevar darīt tajā visā. Un citreiz pacelt cenu, jā, forši. Ir daudz tādi sīkumi, pie kuriem pasēž un paštuko, un tad saprotu, ja es darītu šito. Un te loģiski to arī dzirdēju, ka ņemt klāt savu praksi būvēt ar saviem standartiem, apmācīt cilvēkus, jā. Bet uzreiz cits auzas. Tad uzreiz, tehnika, telpas, viss tas, kas vajadzīgs, administrācija, visticamāk kaut kāda. Un tad sākās, varbūt sākam īrēt kaut kur citur telpu, uzreiz savējās, un tad beigas domā, jau laiks ar savējām. Cik daudziem Excels ir draugs jums? Ja jums viņu vēl nepazīstat, ja tas ir kaimiņiem draugs, bet jums nav, sāciet iepazīt Excel nopietni. Un es lūdzu pateikšu, kāpēc. Te ir tas break even, ko es minēju. Ir dzirdēts break even. Paņemsim labi piemēru. Tu vari vaļā, piemēram, maziņu slimnīciņu sev. Es domāju, foršs piemērs. Protams, mēs viņu ļoti minimalizēsim, cik vien iespējams vienkāršosim priekš mūsu piemēru, bet tas strādā, priekš jebko citu arī īstenībā. Šeit ir šo iet tā kā nauda, un šeit ir vienības. Un pirmā līkne ir izmaksas. Piemēram, mēs varam vaļā mazu slimnīciņu, maksā cik? 500 000. Pusmiljonu var atvērt maziņu slimnīciņu? Pieņemsim 500 000 atvērt maziņu slimnīciņu. Tas ir tās sauktos šajā gadījumā pirmās izmaksas, kas jau ir jau. Starta izmaksas. Mūsu gadījumā tie ir 500 000. Šis princips strādā arī uz mazākām summām nekas. Tur nav svarīgi. Mēs vienkārši spēlējamies ar cipariem. Un tas, kas tev ir vajadzīgs, tev ir vajadzīgi pacienti. Cik maksā pacienti? 20 eiro? Ja 50. Ņemsim 50, ja tu vērs vaļā savu mazo slimnīcu, tad tu gribēsi, lai vismaz 50 tev ir. Jā. Un cik daudz viņus var dienā paņemt mazajā slimnīcā varētu? 10, 20, 50? Atkarīgs, kā strādā. Kas nu kuram kaiš? Jā, vai konsultē vai operē. Bet paņemsim konsultācijas. Vienkāršības pēc paņemsim konsultācijas. Ja tev ir, piemēram, tev ir 3 darbinieki, varētu kopā cik 50 konsultācijas paņemt? 50 konsultācijas. 50 reiz 50, cik mums ir? Pa 3 cilvēkiem sadalot. Jūs ritīgi, vienkārši viņi ritīgi bombi 15 stundas dienā. 2500. Tas kaut kur mums te apmēram ir. Pirmajā dienā mums apmēram te ir punktiņš. Otrajā dienā mums ir, mēs esam jau kaut kādi 5000.
Un tad mēs tā lēnām skatāmies. Protams, ja mums neaug papildus izmaksas, tad mums sanāk, te vēl 2 puses, vēl 2 puses, vēl 2 puses. Jūs esat ritīgi marketingā nobombījuši, un jums vienkārši visu laiku nāk cilvēki, visu laiku rinda, kā tu teici. Un mums turpina nākt, un tad mēs, ja sanāk, ja vienā dienā ir 2,5 tūkstoši, 20 darbdienās, jo visticamāk sestdienās, svētdienās jūs nestrādāsiet, tas tā pieņēma. Tas reiz 20, mums ir 25 tūkstoši, 50 tūkstoši mēnesī, tad mums apmēram šeit kaut kādi 50 tūkstoši mēnesī. Ja mēs pareizinām reiz kaut kāds tur varbūt 6 mēneši, tas ir jau 300 tūkstoši. Un tad mums jāpiemet vēl klāt ir 3 mēneši. Būtībā te apmēram būtu kaut kādi 9 mēnešu griezumā, nonākam pie 500 tūkstoši ienākumiem. Bet tas ir pieņemot faktu, ka jums nav neviens cits izmaksas. Nav jāmaksā darbiniekiem, elektrībai, telpām, visam pārējiem. Bet tas saucās, tas ir tā būtu tā kā pārdošanas cena. Piemēram, 50 eiro ir reiz 50 dienā sanāk. Sanāk 9 mēnešu laikā, pēc idejas mēs nonākam šajā punktā, un šito sauc par break-even. Bet, protams, ja tev būtu ražošanas izmaksas, kas saucās ražošanas izmaksas konsultācijā, būtu tā kā tas, ko tu maksā alga sev darbiniekiem. Mēs no tā 50 paņemam nost un pieņemsim, baigās tev paliek 20 eiro tikai tā kā peļņa. Arī reiz tiem 50. Tas sanāk, ka mums paiet tomēr reiz 2, reiz 2,5. Tad mums, paņemot nost izmaksas, 18 mēneši, kaut kādi 24 mēneši apmēram būtu. Tad apmēram 24 mēnešu laikā mēs nonākam atkal joprojām tajā break-even punktā. Tu maksā algas, elektrību, vēl visu kaut ko. Pagaidi, tu maksā algas? Taču misija bija, man nekā teica. Mēs pameditējam, pārtiekam no saules un viss ir labi. Es zinu, kas ir labās ziņas, ka šis ir jāizdara sākumā tikai vienreiz, un tad tu viņam notici, un tad tu strādā tos 24 mēnešus. Un ik pa laikam čeko, vai tiešām mēs esam kaut cik tuvu tam, ko mēs vienreiz ieplānojam. Nauda uzrodas tajā brīdī. Es iedošu ļoti skaistu dienu jums. Pieņemsim, mazā slimnīciņa. Tu staigā apkārt, tad domāji par maziņu slimnīciņu. Un tu domā par viņu, un tu stāsti cilvēkiem, es taisu mazu slimnīciņu, es būvēšu, un tad ik pa laikam kāds pajautā, kā tev iet ar to, un tu tā kā, es vēl neesmu sākusi. Kā tu tur plāno, kā tev būs pakalpojumi, es šo domāju nākošu mēnesi, un te tā atbildi. Tev vēl vienkāršāk kā kūka? Īstenībā ir vienkāršāk kā kūka varbūt. Ar kūkām tieši tas pats, atvērt beķerēji, tur 10 000 starta izmaksas. Tur vēl 2 nedēļas jāpagaida. Tā kā tas nenotiek tā kā. Bet es visiem teicu, kas grib kūku, nekas nenotiek. Ietekmi trūkst. Domas tik ātri nematerializējas. Jo tev ir vai nu pilnvaras, vai nu tev ir vara, vai ietekme. Šajā gadījumā neviens no 3 nenostrādā šajā grupā. Diemžēl. Bet tu vari kačāt ietekmi. Jo tie ir 3 mūsu... Jo man pret jums nav nekādas pilnvaras, man nav varas, bet man ir ietekme, ko es ar jums varu mēģināt tikai norezumēt un kaut ko darīt. Un tie 2 pazūd. Valsts iestādēs ir pārsvarā visur uz pilnvarām. Un uz varu kaut ko arī var, ja nevar citreiz ar pilnvarām. Vai otrādi reiz, ja vara nav, tad uz pilnvaru. Uz ietekmi ļoti rēt kaut kas tur strādā. Vai darblaiks ir, kas ir, jā. Un tur tu redzi, ja tu brauc uz darbu un ieparkojies tā, lai tu var ātrāk no viņa aizbraukt, tas pa kaut ko norāda. Es kādreiz tā darīju. Bet labi, es pabeigšu to domu jums pastāstīt. Kamēr es staigāju apkārt, un es tikai stāstīju, ka man būs kafejnīca vai ka man būs turismu uzņēmums, ticiet vai ne, neuzradās neviens cilvēks, kurš teikt, tev varbūt vajag to naudu vienot. Bet tad, kad man pajautāja, cik tev vajadzēs naudu, lai atvērtu, tad man bija es nezinu. Un neviens jums nekad neiedos naudu, ja jūs nezināt, cik jums vajag un ko jūs ar viņu darīsiet. Jo, piemēram, ja es tev tagad savalku kontakts kopā ar cilvēkiem, veselības centrā 4, pieņemsim, un viņi tev gatavi ir šovakar viņi tev gatavi iedot ir tā kā 500 000 eiro, lai tu atvērtu mazo slimnīciņu, vai tu esi gatavi rīt viņu jau, vai tev ir plāns, ko tu darīsi, lai viņu realizētu?
Es tur padomāšu, vai tur ir pilnvara vai vara vai ietekme. Tas ir kaut kas cits. Tā ir investoru izvērtēšana arī, jo arī investori ir jāizvērtē skaidra lieta. Tā ir cita lieta, par ko tu tikko atbildēji. Tā kā politiķis lietas. Atbildes slēpjas tajā, ko tu dari nākamajā dienā, kad jums iedod naudu. Manā gadījumā atbilde bija, es biju salicis kaut kādu uzmetumu, vismaz, lai es saprotu savu biznesa plānu, kur man bija, ja mēs izbrauksim pa nulēm, ja mēs kaut cik plusā un ja mēs pelnīsim, man bija 3 dažādi. Un tad, kad es parādīju cilvēkiem, tiem, kas bija interesēti kaut cik varbūt vērt vaļā kafēnīcu, tad viņi bija tādi, ka, mēs skatījāmies un mums domāja, ok, labi, mēs izbrauksim uz to. Un tajā brīdī, kad viņi redz, ka ārs ir padomājis, viņš ir salicis visu ekipējumu, viņš ir sapratis, cik izmaksās darbinieki pirmos pusgadus, viņš pieturēsies pie šī plāna, viņš tādas izmaksas telpā. Protams, tur kaut kas tur mainīsies, jo tas, ko mēs izdomājam, daļa notiek realitātē, daļa nē. Bet tad, kad ārs pasaka, hei, ja tu man aizdos tagad šos 10 000, mēs šito sākam realizēt jau rīt, tad ir vieglāk aizdot naudu. Jo mēs negribam aizdot tiem cilvēkiem un draugiem, kuri nezin, ko ar viņu darīt. Viņi prasa jums, ir emocionālai partneri un ir biznesa partneri. Un ja jūs ņemat kādu draugu, kā manā gadījumā pirmie bija kaut draugi, paziņas un kas aizdeva naudu, viņi tomēr vairāk iekļuva un viņi bija kā mani emocionālie uzņēmumu partneri, nevis tiešām kā uzņēmumu biznesa partneri. Un atšķirība ir tajā, ka pēc kaut kāda laika jūs sastrīdaties un jūs šķiraties. Bet biznesa partneri, ja tevi sēž pie Excel, viņi iet cauri, viņi skatās, ok, ko mēs vēl varam darīt, lai šito virzītu uz priekšu, jo viņi arī ir ieguldīti, lai tas kā biznesa augtu. Un man pirmie 2 bija emocionālie partneri. Un arī jau pirmais bija rītīgs emocionālais partneris, otrs bija tāds jau 50-50, es teiktu, jo viņam bija daudz vairāk biznesa mindsets un coaching mindsets iekšā un tā. Plus viņš nāca no Norvēģijas, viņam likās pavisam cita programma ir domāšanā ielikt. Bet pēdējos gados man ir arī prasīt, hei, reku, moš tev vajag naudu? Es saku, nē, jo es saprotu, ka man ir ritīgi viegli jau viņu dabūt, viņu var paprasīt visu forši, bet tajā pašā laikā es paštukoju, es to varu nopelnīt. Ja es ritīgi paņemu to kaut kādu pārdošanā komandā, 2 džekus klāt, mēs 30 000 izsist cauri arī mēnešu laikā, varbūt 2 mēnešu laikā. Mēs reāli nopelnīt paši to naudu, vienkārši notirgot vairāk projektus. Un tā ir tas cits domāšanas līmenis, kā nopelnīt to naudu pirms mums viņu jānoražo. Tā kā šis ir interesants koncepts, kas trūkst jauniem uzņēmējiem, varbūt palīdzēs šī doma ar jums, atdalīt, varbūt es vienkārši pierakstīšu, lai viņš ir, atdalīt pārdošanu no ražošanas. Jo mēs bieži ceļši, kad mēs kaut ko startējam, es jums varu iedot jau skaitāmā daudzumā, bet jau 11 cilvēks, kurus esmu ticies, viņiem runājis, visi kaut kādi pašnodarbināti eksperti, viņiem ir ļoti liela problēma. Viņi, laikam tas pats mums, šis strādās ļoti labi. Viņiem nauda iet tā kā maz, paliek kaut kādi pēdējie, 500 eiro, stress uzrodās, jāsaņemās pārdošana jākačā. Tad viņi atkal skatās visus klientus, meklē jaunus, ieliek kādu postiņu, vēl kaut ko. Tad viņi tā kā tirgo, ok, viņi notirgojuši kaut ko. Viņiem lielākai daļai viņiem ir naudas termometrs kaut kādi tur 4000 eiro apmēram, ko es esmu novērojis. Kas sanāk gadā mums 40, 50, apmēram 50 000 gadā. Un tad viņi ir satirgojuši visu kaut ko. Un šis ir pārdošana. Un tad viņi ražo, visu to laiku ražo, bet kamēr viņi ražo, viņiem tā nauda atkal iet uz beigām. Šis ir ražošanas laiks. Un tad viņiem atkal viņi nosēdinājuši sevi emocionāli, tad viņi paliek dusmīgi, viņi atkal pārdod. Un tad viņi atkal, kamēr viņi ražo, viņi nepārdod, viņiem nokrītās. Un šis ir ļoti tāds fascinējošs tāds cikls, kurā mēs arī iekrītam. Līdzīgi kā es minēju sākumā ar to, ka mēs esam pieraduši pie algas un pat jau, ka mums nav nauda mēneša beigās. Un šis ir tāds, mēs pārdodam, mums ir nauda, kamēr mēs ražojam, mēs nepārdodam, mums atkal naudas nav, tad mēs atkal nav naudas, tas mums atkal, pakaļdēkā sākot, atkal jāpārdod, un tad atkal mēs esam pārdevuši, jo tagad, ja man nav laika pārdot, jo man jācep tās 500 kūkas, tad, ko es esmu notirgojis, un tad cep tās kūkas, un kamēr cep kūkas, to atkal netirgo, un atkal mēs esam lejā. Un ir grūti šo konceptu pieņemt. Es nezinu, kāpēc, es neesmu papētījis tik daudz, kāpēc, bet spēt atdalīt pārdošanu no ražošanas ir tas, kur ir visa atšķirības ar to, vai mēs augam visu laiku, vai arī mēs vienkārši paliekam tajā, ko sauc par plato kaut kādā ziņā. Jo šis ir tā kā,
ir mūsu kaut kāds šis emocionālais termometrs, tas, mūsu komforts, kurā mēs beigās paliekam. Un tie cilvēki vienkārši tik noskrienās. Labākais, ko es redzēju Latvijā, šo dara apmēram 200-250 tūkstoši apgrozījumā izklaides industrijā, kur cilvēks vienkārši visu laiku pārdod, un tad viņš tik saražo, un atkal pārdod un saražo, un tad viņš uz laiku arī tik cīnās. Bet viņš kāp uz augšu. Labākais, ko viņš var noturēt 200-250 tūkstoši gadā. Tā kā varētu teikt, nav slikti, bet mājās viņi īsti neredz. Bet tas ieteikums ir cilvēku, kuru komandas. Šis ir solo, šitie pārsvarēti. Ne, šķiet, tas solo, bet risinājums ir, ka tev ir jāpalīdz. Risinājums ir efektivitāte. Būtībā meklēt kaut kādas sistēmas, kas var kaut ko aizvietot. Iespējams daudz aizvietot kaut ko ar sistēmām. Un divi ļoti bieži tas ir administratīvo cilvēku ņem kaut kādiem. Vai pārdošanā tieši paņem cilvēku. Pasīties, kurš tajā brīdī vai labāk. Jo bieži tas, kurš ražo, viņš ir daudz labāks pārdevējs, un tāpēc nevaram mēs atļauties uzreiz ņemt citu pārdevēju, jo tur pusgads, kamēr vispār apmāc kādu kaut cik jēdzīgi, lai viņš beidzot saprot to visu. Bet bieži nav pacietības. Te viņi šeit, pat ja man bija tāds grupas, es organizēju ar vienbrīd tieši jauniem uzņēmējiem, vienkārši šo es ļoti daudz redzēju, tur kā katrs otrais nāca ar šito problēmu. Un pieņēma pārdevēja darbā izdevās tikai vienam no 5, un arī pagāja kaut 9 mēneši, līdz viņš to domu pieņēma. Mēs to saucām, viņam kaut kā pielec beigās, ka mēs saucām to pa burning rate, jeb tas bija ar domu ņemt tā kā, piemēram, pārdevēju, un tas jautājums bija ļoti vienkārši, cik daudz var atļauties zaudēt naudu ar to cilvēku un cik ilga laika periodā, līdz viņš man sāks atmaksāties. Tas pats break-even tikai ar cilvēkiem, ja mēs ņemam komandā. Ja mēs aizņemam, ok, labi, šitam cilvēkam mēs varam tur 800 maksāt, tas nozīmē, man būs 800, mans mēnesis sāks nevis ar 500, bet viņš sāks ar mīnus 300. Un jautājums, vai viņš man palīdzēs vismaz dabūt atpakaļ uz to manu 500 vai kaut kur, un vai arī nākšā mēnesī būs. Un tur uzreiz sākās tas mindfucks ar šiem mazajām ideju iestartēšanām, jo mēs esam pieraduši, varbūt labākā gadījumā mēs, labākajā, bet optimālā gadījumā mēs strādājam 160 stundas, bet tad, ja mēs paņemam vēl vienu cilvēku, mums uzreiz ir jāplāno kopā 320 stundas, jo mēs vienmēr gribam efektīvi un darīt mazāk, bet, ja mēs paņemam cilvēku, mums uzreiz ir jādomā, ok, man ir uzreiz 320 stundas jāliek kalendārā, manas un tā cilvēka. Un tad, ja mēs paņemam trešo cilvēku, tad mums nāk klāt plus vēl 360. Mēs jau domājam, kā 480 stundas ielikt darbu plānos. Un tas ir tas challenge, no kā ir grūti izrauties mazajiem visiem. Ir tikt pāri šim, es pārdodu, es ražoju un visu laiku cīnīties ar to naudas plūsmu. Un tajā brīdī, cik daudz es varu uzņemties šo burning rate, cik daudz var atļauties naudu, dedzināt. Jo es arī pa laikam domāju. Arī Kaspars šajā ziņā ir manā burning rateā iekšā, un es arī tagad čekoju līdzi, cik es ilgi varu atļauties, un kādas projekts man vēl jāpaņem, un tad es laiku čekoju līdzi arī, lai man naudas plūsma, lai es arī kaut cik viņai tiek līdzi, un saprotu, ka nav tā, kas tikai man ir izmaksas, un otrādi. Jo būtībā tikai divas cilvēks tipi, ko mēs pieņemam. Vieni ir tie, kas ienes naudu, un otri tie, kas asistē tos, kas ienes. Ir tāds gudrs. Viņi būtībā te ir asistenti. Būtībā pārdevēji un visi tie, kas iet strādā frontlēnā un vēd iekšā klientus. Un tad ir visi pārējie, kas ražošanā un kas būtībā atbalsta tos cilvēkus, ja mēs runājam tā par biznesu. Bet kā vēl motivēt tos, kas ienes naudu? Tie, kas asistē tiem, kas ienes naudu, bet kā motivēt tos, kuri ienes naudu, ja tie ir darbinieki? Jebkurā gadījumā, ja viņu alga ir atkarīga no tā, cik viņi, piemēram, vai pārdot, vai izdara, bet kā viņus motivēt ienest vairāk uzņēmumā, izņemot mārketingu, reklāmu, kas jau darbojas pats par sevi. Ļoti viltīgs variants ar viņiem paprasīt. Kā viņus motivēt? Jā. Visbiežāk viņi nezina. Bet tas nekas. Un tad tu viņiem apsēdies ar viņiem kopā un velti pusstundu parunā ar viņiem. Tā jau brīdī varbūt viņi tiešām izdomā. Jā. Tas ir tāds, laikam, viscilvēcīgākā pieeja sākumā. Tiešām pajautāt viņiem. Nevis uzreiz nākt ar visādām savām motivēšanas un bonus un visādām sistēmām un vēl nezinu kaut ko. Ja cevišķi sākumā varbūt nav pat idejas, kas un ko darīt, vienkārši pajautāt. Pirmkārt pateikt, ka es skatos pagājušajā mēnesī, tad diezgan švaki iet, ja cevišķi viņš jāmotivē. Kas ar tevi ir noticis? Jā, varbūt tev kaut kas tiešām dzīvē tagad tur aizkulisē arī tik grūti ir. Un
un vienkārši pajautāt, kā es tev varu palīdzēt, piemēram, šomēnes mazliet tā kā labāk strādāt. Nu, tas būtu tāda coaching veidīgā pieeja pie cilvēkiem. Jo vienkārši, ja kritušies rādītāji, nu sākumā jāpastās, varbūt jāpajautā, kamēr viņi krīt. Tās ir grūtās sarunas. Ja tās sarunas būtu vieglas, mēs jau visu viņu darītu, bet, nu, ja mēs sākam ar to, iespējams, tur jau dzimst viss, kas ir vajadzīgs jau, lai mēs varam pēc tam tālāk darīt kaut ko. Nevis uzreiz teikt, es skatos, ka tu dabūsi bonus nākošu mēnesi, ja tu izdarīsi šīs lietas. Ar cilvēkam mājās ir tā kā, viņam tur reāli problēmas ir, viņam ir grūti, un tad tā kā atnāc vēl papildus pienākumiem, un ok, es saprotu, es dabūšu tur 50 vai tur 150 eiro vairāk, bet tā kā tu nesaproti, būs tas, ka tu man nesaproti. Tā kā nav jau tā, ka es negribu nopelnīt vairāk, bet man ir tur, kas zina, kas mājās. Nu, mēs katram tādas pasaules notiek. Te ir divas daļas. Šis ir tas, ko es minēju. Šis ir celt, un šeit ir mazināt. That's about it. Baigās opcijas mums nav vairāk. Vai nu mēs kļūstam efektīvāki un mazinam izmaksas, vai arī mēs ceļam pārdošanu, un tad mēs varbūt varam atļauties mazliet vairāk ražošanā kaut ko, paņem kādu cilvēku. Ir viens uzņēmējs, ar ko es sēžu, cowork dalam kopā. Viņam ir marketinga uzņēmums. Es tagad tieši šo video plānoju ar nākšo gadu intensīvāk sākt attīstīt. Un mēs runājam tieši par šo attīstīšanas veidu. Un šis ir tieši par to pārdošanas atdalīšanu no ražošanas. Mēs domājam, kā būtu, ja mēs paņemam, kā mēs pašlaik strādājam. Mēs saprotam, ka mēs strādājam šādi. Mēs esam tikuši ārā no šī parastā cikla. No, mēs pārdodam sūdīgi, saražojam un atšķirsim. Bet mums ir tāds cikls, ka mēs pārdodam kādu laiku, tad mēs ražojam un tad mēs nostabilizējam. Tad mēs atkal pārdodam, tad mēs nostabilizējam, pārdodam, nostabilizējam, pārdodam, nostabilizējam. Mums ir tāds lēnāks tas cikls. Un tad mēs skatījāmies, ka viņš apmēram 2 gadi mēs sapratām. 2 gadu griezumā mēs paņemam jaunus cilvēkus, paņemam lielākus projektus, mēs viņiem strādājam, apmācam, nostabilizējam, ok, forši, mums ir jauda, ņemam jaunus, pārdodam, paņemam lielākus projektus, jaunu cilvēku komandā, nostabilizējam, un tad mēs domājam, kāpēc mēs nevarētu darīt vienkārši tā, ka mēs full power ejam pārdošanā. Mēs domājam, vienkārši, lai mēs uzreiz laužam 1 miljonu robežu pašlaik. Mēs domājam, kāpēc mēs to tagad nedaram? Un mēs sēdējam un domājam. Mēs sapratām, ka mūsu neusticēšanās tam, kad jaunie cilvēki spējas nodot to kvalitāti, tajā laikā mēs neatdodam tik ātri to kontroli viņiem, lai ar to, ka mēs pārdosim jauns klients, atnāks lielāki projekti, un viņi vienkārši mums nav baža, ka ja mēs pēkšņi pārdosim 10 lielus projektus, tad viņi tiks līdz tam. Un tad beigās būs auzas, tu būs pārdevis un sūdīgi saražojis, un beigās visiem slikti. Cilvēki stresā, mēs stresā, klients stresā, visi forši. Iztērēt naudu un viss ir stresā. Un mēs beigās esam sliktie. Un tad mēs domājam, ok, un tad jautājums viņam bija, ar mums kopā mēs tā, ka katru otru nedēļu sasēžam kopā un palīdzam viens otram risināt aktuālās problēmas, kas mums ir. Un šis iznāca arī no pagājušās svētdienas. Es domāju, tad kāda atšķirība starp mums šeit un mums te? Viņš ir vadījis jau 15 gadus ar pārdošanu, diezgan paliels uzņēmums tajā laikā, un viņš tikai izgājis caur tai pieredzē, viņš nav tā kā svaigs. Un atšķirība ir ļoti vienkārša. Mēs sēdējām, domājam, kāda atšķirība? Un atšķirība ir ļoti vienkārša. Pro darbinieki, tie ir tas nozīmē, ka te ir jau uzticami un profesionāli darbinieki, kuriem tu var jau nodalīt jau vadību un visu kaut ko pārējo. Šeit ir sistēmas, tur ir izstrādāts jau pārdošanas, tur CRM, vai vēl tur varbūt ir vēl menedžmenta kaut kādas sistēmas, ir jau ieviests iekšā. ERP ir tas apzīmējums, ja biznesa vadības sistēmas. ERP lielās, CRM ir dzirdēts noteikti, ne? Priekš pārdošanas. Customer Relation Management, tā lai es tulkoju sistēmu. CRM var pierakstīt, tas priekš pārdošanas. Ir ļoti daudz bezmaksas pieejams. Pašlaik es izmantoju ClickUp priekš sevis. Būtībā šie bija 2 galvenie, es pat nejaukšu domas tālāk. Mēs saprotam, ka ja mēs ejam šo lēno ceļu, un tas būs daļa tā, kad mums būs cilvēki, kuriem mēs varam uzticēties, viņi strādā jau ar pārējo komandu, un tad mēs varēsim ražot vairāk, un mēs būsim nostabilizējušies tur kaut kādā citā ienākuma apjomā. Un tad es uzdevu viņam jautājumu, kāpēc mēs šo nepielocam klāt te? Es to lapu burtiski mums tā salocīju. Un kāpēc mēs nepanesam te un uzreiz neuzējam šajā gadījumā? Tas bija tas jautājums, kāpēc lai mēs nevarētu uzreiz pārdot. Un šis, ticamāk, būs tas, ko mēs nākušo gadu fokusēsimies, kā uzreiz
nevis ņemt cilvēkus un viņus audzināt, bet kā uzreiz atļauties un censties atrast tos pro cilvēkus, kas jau bijuši tā kā nozarē, iespējams viņiem mazliet jāpalauž mazliet, lai viņi to var mūsu standartos iekrīt, jo katrs tomēr atnāk ar kaut kādiem saviem standartiem un savu pieredzi, un kā viņus uzreiz jau, kuras sistēmas mums ir vajadzīgas, lai jau varētu strādāt tajā apjomā jau. Un tās domas mēs tad sēdējām svētdien un tikšu tukojām, mēs tur salikām plāni, ko mēs darīsim vairāk un ko mēs darīsim mazāk. Iedzirdēt šis? Tad, kad jūs domāsiet arī šodien, ko es darīšu vairāk, bet vēl svarīgāk ir, ko es darīšu mazāk, jeb precīzāk nedarīšu. Jo, ja gribētu darīt kaut ko vairāk, visticamāk, jūs tāpat darat daudz. Kaut kā jāatsakās. Man problēma bija pirms 3 gadiem, kad es sāku ar video. Tagad tā kafejnīca beidzās, mēs sākām to studiju, mums tur ātri izauga uz 10 cilvēku komandai. Un es sapratu, ka es pēc pusotra gads pusotrs, biju diezgan nogurs, noskrējies. Es biju šajā tā kā slazdā, jo es biju ņēmu cilvēkus iekšā tāds, kurus es laiku ieguldu mācu viņus. Daži bija labi, un no 10 cilvēkiem mēs sadalījām viņus. Mēs kopā ar to kolēģi mēs sēdējām, un mēs tagad domājam, kuri cilvēki mums skaitās tā kā arī tīk labie. Mēs viņus saucam par proaktīviem. Būtībā tie bija cilvēki proaktīvi. Tie bija darbinieki, par kuriem mēs nedomājām. Tas bija ļoti vienkārši. Viņi nekad nenāca līdz mums mājās, mūsu galvās. Nekad. Viņiem pateica, cikos viņiem jāierodās, iespējams, viņi ieradās jau ātrāk, viņi ierodas, un viņi dara, viņi atrod, ko darīt, viņi atrod, ko uzlabot, viņi ir proaktīvi. Viņi netraucē man, un ļoti labi, ka es netraucēju viņiem, viņi pasaka, ko viņiem varbūt vajag iedot, lai uzlabotu kaut ko. Un tad bija nākošie, es to viņus nosaucu pēc tam pusproaktīvi. Viņi bija tādi, kad viņš arī ierodas laikā, visu forši, tas cilvēks strādā labi, bet ik pa laikam viņš apstājās. Tad viņš kaut kur paskatās, tad viņš aizmirstās, un tad viņam kaut kur novēršās uzmanību, tad viņam tika, hei, tas un tas, mēs darām to. Tad viņš tika, ok, jā, un viņš atgriežas, un tad viņš dara, un tad viņš kaut laika dara, un tad viņš tā kaut kā plūst. Un tad ir tādi, viņi dara, īsti nevar sūdzēties tā kā pa viņiem, bet dažreiz pa viņiem ir jāpiedomā. Tikai viņiem vajag, lai tur tas šefs ir, ka laikam ir blakus, ka tur tas priekšnieks kaut kur tur. Es nevaru tā paņemt, aizbraukt uz mēnesi projām, un proaktīviem es viņiem varu sūtīt pat taisno klientu kontaktu informāciju, un viņi visi turpinās, un viss notiks. Šim es nevaru, jo viņš bieži netiek galā ar mērķi. Šitiem cilvēkiem es varu iedot mērķi. Šitiem bieži ir tā kā, es pat teiktu, vairāk uzdevums nekā mērķis. Bet viņam mazliet, dažiem no viņiem var iedot arī mērķis. Viņš ir tāds pa vidu. Un tad ir reaktīvie. Reaktīvie nekustās, ja priekšnieks no blakus. Un ļoti vienkārši. Ja es esmu telpās, viņi strādā, ja es neesmu telpās, viņi skatās telefonā, blenžu apkārt, visu kaut ko citu dara. Vai arī tur nav kamera, ja viņi zina, ka tur priekšnieks kamerā var pasīties. Tad arī vēl ir ok. Tad arī viņi kustās. Ja cevišķies uzrakst ziņu, hei, kā tev tur iet, kas tur notiek, kā šis projekts. Vienkārši viņiem visu laiku jāraksta. Un tas, kā atpazīt reaktīvos, ir ļoti vienkārši. Viņiem jādod tikai uzdevumi. Viņiem nevar iedot mērķi. Nevar pateikt, reku šitas projekts. Reku, piemēram, video. Reku šis video un norealizē. Viņš nesaprot. Viņš nespēja viņu sadalīt, nespēja viņu vizualizēt, pierakstīt, izplānot. Cilvēkam vēl nav izstrādāt šī prasme, mērķi sadalīt uzdevumos. Bet viņam jādod uzdevums, reku būs tas, un tad viņš nāk, un tās lietas dara tas cilvēks. Es biju tāds pirms 10 gadiem. Man nevarēja iedot mērķi. Tā kā to var izārstēt, tā teikt. Tā kā vienkārši paiet laiks līdz. Jo es pats sāku ar mērķiem, sāku domāt, kā viņus attīstīt, kā viņus sadalīt uzdevumos, un tad ir 10 gadi jau pagājuši dažādas pieredzes. Es zinu, ko šitam es dodu mērķi, tam es dodu uzdevumus. Es vispār cenšos atkartīties no šitiem reaktīviem, jo viņiem zemāk arī samaks, jā. Bet viņu samaksa vēl kāds līdz mūsu prātos, jo šitie ir tie cilvēki, kas nāk līdzi uz mājām, viņi ar mums ir vakariņās, viņi ar mums ir kopā ar mūsu cilvēkiem gultā, ka mēs esam ar partneriem, ar draudzi, un arī tie cilvēki tur ir. Ja viņi galvā tur ir, tu domā par viņiem, viņi pie maniem brokastīs, viņi visur man vazējās līdzi. Toaletē viņš tur ir. Un tāpēc tā summa, ko it kā liekas, ko mēs ietaupam, ok, šitam mēs varētu samaksāt 800, nevis tā kā pusproaktīvam tur 1000 vai tam 1400,
Bet viņš to algu paņem manā prātā pēc tam. Viņš vienkārši noēd man to stundu, 2 stundas dienā, vienkārši domājot par to, jēziņ, kā viņam tā ir atkal, vai viņai kaut tur ņemt un paskaidrot. Viņam nevar uzticēties līdz galam. Es vismaz nevaru. Un es sapratu, ka tajā jomā, kur es esmu, man ir jābūt tā kā savā ziņā skarbam, un viens veids, kā šo te ceļu man pātrināt, ir tik līdz kā es piefiksēju, ka man ir tā kā pusproaktīvais, ja reaktīvais vienkārši ātri. Tā kā, ja viņš mācās ātri, viņš tik foršs tas cilvēks, tad var redzēt, ka forši, labi, viņš tā kā pusproaktīvs, un tad vienā brīdī viņš tā kā laužo līkni, viņš tā kā var forši dod mēķus un aiziet cilvēks. Ir daži, kas var tik ātri aug, bet lielākā daļa, diemžēl, viņiem nevar salauzt viņu tos tipiskos ieradumus un domāšanas ciklus. No šī izrauties pārdošana, būtībā atdalīt pārdošanu, viņu celt, ražošanu, censos mazināt izmaksas vai ņemt tur iekšā cilvēks, kas savā ziņā būs tāpat vajadzīgs, ja cels pārdošanu. Šis ir break-even. Šis vienkārši dala tās pamatlietas, kuras ja es būtu zinājis pirms 10 gadiem, un tiešām, es pateikt, zināt ir viegli, bet ja jūs mājās uz viņām pasēdīsiet, tā kā tiešām paštukosiet, kā es šito ten varu pielietot pie sevis, es jums iedošu piemēru. Mēs pārdevām kafijas uz priekšu. Tu varēja nopirkt 10, bija cilvēki, kas pat nopirkt 60 kafijas uz priekšu. Rāds gadījums, bet bija. Un pēc tam viņi lēnām nāca. Ražošana bija pēc tam. Viņi pēc tam nāca pakaļ savām kafijām, bet pārdot mēs varējām viņus uz priekšu. Kāds ir labums? Mums ienāk nauda un izmaksas nāk tikai tad, kad tas cilvēks nāk. Vai ja viņš atnāk pat, varbūt neatnāk. Dāvankartes labākais veids, kā pārdot uz priekšu. Pārdot dāvankarti, tev ienāk jau nauda un varbūt atnāks iekasēt. Varbūt neatnāks. Tas ir par to pārdošanu, atdalīšanu no ražošanas. Un kas mums te bija? Jā. Bez šī nebūs nekas. Ja jūs neuzdosiet jautājumu, ko es gribu, nav nekāda jēga. Jums būs ļoti grūti attaisnot priekš sevis visu to pārējo. Bija podnieks, un viņiem bija kursanti, un viņš sadalīja kursantus 2 daļās. Un vieniem semestra laikā jums semestra laikā jāuztais ir perfektais pods. Tur no māla, ja? Un pēc tam būs iespēja izrādīt viņu. Tad tur viņi plānot, schēmot, analīzē, research, visur taisa, un tur viņi fokusējās katrs uz vienu podu. Un tad bija otra grupa. Viņš teica, jūsu atzīme būs balstīta uz to, kurš būs uztaisījis visvairāk podus. Labāko no jūsu podiem jūs tā kā izliksiet arī uz izstādi, un būs izvērtēšana pēc tam. Un tad, tā kā, kamēr vieni tur plānoja, tur schēmoja un visu kaut ko darīja, tikmēr otri vienkārši visu laiku metās iekšā, tur uzreiz malpikām taisītos podus, rokas sāpēja, un tur pagāja mēnesis, 2 mēneši tik cīnījās. Un beigās bija tā, ka no tiem, kuriem bija uzdevums taisīt pēc iespējas vairāk podus, viņi izvēlējās savu labāko, un tie arī bija visi, kas bija arī uzvarējuši. Neviens to, kas taisīja vienu perfekto podu, nebija neviens iegūst to atzinību, kā tie, kas bija izgājuši cauri tur 100 podiem, un no tiem atlasījuši labāko. Un šis ir tas, par ko ir vērts padomāt. Citreiz darīt apjomā ir tā atbilde. Nevis vienu perfekto, bet darīt daudz, jo vidēji aritmētiski mēs pēc tam uzvaram. Video jomā pilnībā tas apstiprinās, kafejnīcas jomā pilnībā tas apstiprinās, turismu jomā arī tas apstiprinās, jo vairāk braucienu, jo vairāk iziet cauri ar grupām, jo kvalitīvāk viņi kļūst. Kafejnīcā, jo vairāk kafijas tu uzstājas, jo vairāk darbinieku tu apmāci, jo kvalitīvāk viņi kļūst. Filmēšanai, jo vairāk video tu salaid dēlī, jo ātrāk tu iemācies, kā nesalaist dēlī, un viņi kļūst arvien labāk. Tagad tas visur viņš strādā. Apjoms, jebkurā gadījumā strādās labāk nekā censties nopucēt vienu perfektu. Tas man pierādījās visur, un to es redzu arī citur. Un te ir tiem, kam ir bail no izgāšanās. Ja mēs ejam uz mērķi, es saprotu, ka dažiem jums bailes. Man arī kādreiz bija bailes, bet tās nav visās. Tās ir maskētās bailes. Dažiem jums mērķis, un mēs ejam uz izgāšanos, un mums neizdodas. Kas notiek? Viss slikti, protams. Mums ir ciešanas, mums sāp, vai ne? Ir briesmīgi, un mēs ejam mājās, mēs laizam savus brūcis. Mēs raudam dienu, 2, 4, un paiet nedēļa, un mēs tā kā pietiek uz punktu. un eventuāli mēs atgriežamies atpakaļ, un mēs mēģinām vēlreiz. Bet tas, ko mēs iegūstam +1 pieredzi. Mēs esam mēģinājuši, mums pienākus klāt ir pieredze, un viss. Un mēs no šī ļoti baidamies, jo reputācijas ziņā tu kļūsi par to cilvēku, kuram neizdevās. Tev kā cilvēkam, kurš to dara, vajadzētu būt īstenībā pilnīgi ļoti pajāts to, ko citi par jums domā. None of your business, kā saka. Ja jūs varat iemācīties vēl to, man ļoti grūti gāja to pieņemt. Pagāja pāris gadi, bet tas ir viens no atbrīvojošākiem emocionāliem kodiem stāvekļiem, kāds man liekas var būt.
Es daru labāko, ko es varu, un ir forši, ka jūs par mani kaut ko labu domājat, bet jūs nedomājat pilnīgi fine. Tā ir jūsu lieta, jūsu darīšana. Ļoti daudz interesantu komentāru saņemt arī internetā. Tas viss ir tas, kā saka, ādu norūdēt. Un uzaudzēt vai norūdīt, jā. Darīšanas lieta tikai savā ziņā. Bet ir forša grāmata Courage to be disliked, man liekas, viņa saucās. Courage to be disliked. Un vēl ir ļoti, no Susan Jeffers bija forša grāmata, saucās Feel the fear, but do it anyway. Latviski viņa saucās baidies, taču tomēr rīkojas vai ko tā. Un te bija tā ideja. Ja mums liekas, ka šitas ir grūti, tad jūs nezināt, kas ir grūti. Jo grūti sāks tajā brīdī, kad mēs ejam un mums izdodas. Grūti sāks tajā brīdī, kad mēs uztaisījām plānu, mums vajag 500,000 un te uzrādās cilvēks, un viņš mums gatavs iedot 500,000. Fuck! Ko tagad? Jāīsteno plāns. Afigena grūti. Izdevās. Ček. Labi. Mēs īstenojam plānu. Un tā kā mums atkal izdodās. Un tagad atnāk nākošie, un viņi gatavi dot mums varbūt tur 5 miljonus, jo arī citās valstīs jātais tas ir. Un tā kā, fuck. Bet tad, kad sāk izdoties, mēs nevaram atgriezties atpakaļ. Mēs nevaram atgriezties, jo mēs vairs neesam tas cilvēks, kurš tā kā bija pirms tam. Jo es vairs nevaru iedomāties sev, ka es darīju to, ko es darīju jau pirms 2 gadiem vairāk. Jo man pavisam cits problēmas ir. Es gribētu, lai man varbūt tās problēmas tagad, jo man liktos, Dievs, cik viegli, come on, Āri, nopietni, tas tev likās tā bija problēma. Atlaist to cilvēku, tev likās bija problēma. Bet mēs vairs nevaram. Tad, kad mums izdodas, mums smadzenēs notiek kaut kāds klikšķis, mēs esam nākušajā līmenī, vēl to sauc par no turning back point, ja mēs esam nokļuvuši punktā, no kur mēs nevaram atgriezties. Un visu mēs tas ir tāds kā līmenis noslēdzās, checkpoints kaut kāds dzīvē notiek. Ja nenotiek forši, mēs varam mēģināt vēlreiz, bet visu laiku mēs izlaužam, tad mēs ejam uz priekšu, un tur sākās tas grūtākais. Un kad es jautāju Matīs Ansviesulu, zinat? Nav zināms? Viņš pāris gadus apkārt notirgoja savu finanšu uzņēmumu Latvijā. Es nezinu, cik viņš notirgoja, bet bija apgrozījums 800 miljonu. Viņš gan bija kredīti jomā aizgājis, bet forši, ka Džeks no Latvijas uzbūvējis tādu uzņēmumu bija. Un kad es viņam jautāju, kas bija tās īpašības, vai kas bija tas, kas ļāva viņam ar viņa to biznesa partneri kopā to uzbūvēt, dabūt uz 80 miljoniem. Viņš teica, ka mēs, viņi kā partneri, pilnīgi atšķirīgi cilvēki, viņš ir pilnīgi atšķirīgi. Tikai 2 lietas mums bija kopīgas. Mēs spējām uzņemties lielu risku, un mums bija ilgi atrasties nezināmā. Un šitas ļoti sajūtas kopā arī ar uzņēmējdarbības psiholoģijas pētījumiem un jomu. Es gan daudz esmu rakņājies šajā tēmā, jo man vienkārši interesē, kad uzņēmējdarbība, es arī to cenšos pieņemt. Cerēs ir grūti, negribās to risku uzņemties, bet saprotu, ja gribās izaugsmi, tad ir jāuzņemās, jo visi skatās uz mani, darbinieki, un arī skatās uz mani, tā kā es esmu tas cilvēks, kuram tas ir jādara tajā gadījumā, jo mēs vienmēr meklējam kādu atbildīgāku par mums, bet bieži mēs spogulī jāskatās ir. Un šitās ir 2 tās reāli emocionālās vajadzības, kas ir jebkuram uzņēmējam jāattīsta, ir spēja uzņemties risku un būt nezināmajā. Jo es katru dienu, jau es reāli katru dienu esmu nezināmajā. Kādreiz es varēju projektiņš, interesanti, labi, beidzās projektiņš, padomāju, vai es gribu vēlreiz projektiņu, tad es vēl viens projektiņš, interesanti, bet tad, kad tie projekti pārklājās un viss kaut kas jau notiek, nav vairs opcijas, visu laiku ir nezināmais, visu laiku kaut plānošana, jāmenedžē, kaut kas tur jāzina, kaut kas vēl notiek, un visu laiku ir. Šito es vēl neesmu runājis, šito problēmu es neesmu risinājis, es nezinu, kā es to izdarīšu, interesanti, labi, mēģināšu rīt, ielikšu plānā, un tas ir tas grūtais. Šis kļūst par jauno komfortu, tas laikam, ko es varu teikt. Tā kā risks un nezināmais. Arī tad, ja jūs mazāks, ja negribās neko lielāku būvēt. Man vēl tās ambīcijas ir, es vēl neesmu tik ļoti apdedzinājies, ka es negribētu. Zinātniskie papīri to norāda. Harvards biznesa skolē jūs lasat visādas viņu publicētās lietas, uz to tiek norādīts. Psiholoģijās to norāda, uzņēmēji to pasaka. Tā kā, ja jums interesē uzņēmējdarbība, tad jums ir jāsāk draudzēties ar Excel un risku. Tā kā. Bet bieži ekonomisti un tiem, kam finanšu izglītība, viņi ir labāk uzņēmēji, jo viņi spēj uz naudu skatīties citādāk. Viņi neskatās emocionāli, viņi skatās caur Excel. Ja šito visu jūs domājat, visticamāk, jums jau būs ļoti labi izkristalizējies, vai jūs gribat klientus pirmām kārtām. Jo šīs lietas jums tāpat uzradīsies. Viņas vienkārši ir. Ja viņas nesakārtosiet, nevarēsiet
pavirzīties uz priekšu kaut kā savā karjerā teikt. Bet visātrākais, kā dabūt klientus, ir ļoti vienkārši. Izdomā, ko tu gribi darīt. Izdomā priekš sev piedāvājumu, kas tas varētu būt. Kaut vai konsultācijas. Un tu ieliec Facebookā. Hei, es plānoju sniegt šo pakalpojumu, meklēju sev pirmos klientus. Pirmajiem būs zemākas cenas, vai kodiem pirmiem 2 var taisīt arī bez maksas. Vienkārši ielikt to postu, un es varu garantēt, ka jums iekritīs 3 līdz 5 pirmie cilvēki, kas ir gatavi jums par to samaksāt jau. Varbūt pirmie nav gatavi, bet tā kā nākošie 5 būs gatavi. Un tad, ja jums nenostrādā šis, te jūs valkat ārā savu Facebook un Instagram un visu pārējos draugus, un jūs viņam aizsūtat ziņu, pajautājat, vai es tagad plānoju darīt šo un šo, vai tu zini kādu, kuram varētu noderēt šis pakalpojums. Un reku, ja mans telefona numurs nepasts, lai tas cilvēks man uzraksta. Un jūs no turienes noteikti dabūsiet arī vēl kaut kāds pirmos 5 ārā. Un tad, ja jums vēl kaut kāds e-pasts raksts, vai jums galīgi nav ko, jūs tā kā uzrakstiet ziņu tur Ārim, hei Āri, varbūt tu zini kādu, un tad es padomāšu, arī ieteikšu kādu. Pirmos 5 dabūt visvieglāk. Tā kā konsistenti dabūt nākošos 500, tas ir izaicinājums. Ātrākais veids ir sociālā tīkla, jo es daudz esmu ieguldījies tieši pēdējos 7 gados sociālā tīklos, bet nevis reklāmās, bet organiskajā. Ja jums liekas, uzreiz jāmet Facebookam ir nauda, nav jāmet nauda, jums ir jāpadomā, cik ir godīgi un atklāti un kā jūs un ko varat parādīt cilvēkiem, lai viņiem būtu interesanti saprast, ko jūs darat. Jo, ja viņi sapratīs, ko jūs darat, viņi, ja paši nepirks, tad viņi varbūt zinās kādā brīdī, kam ieteikt, vai arī viņi varbūt pēc gada gribēs no tevis nopirkt, bet tad viņi zinās, ko tu pārdod vismaz. Jo man ir bijis ļoti bieži, es kādu runāju, viņš saka, nē, man neinteresē, un tu kaut pusotru gadu vēl tas cilvēks uzrodas. Bet tagad es nomainīju darbu, mums tieši tur tajā darbā man ir šī vajadzība, un tad viņš atnāk, un tad mēs kaut ko izdarām. Un tas ir tas tā kā no mutes mutē, kā saka. Viens solis pirms pirmiem 5 klientiem. Rēķinu izrakstiet. Jā, negribās tos pirmos 5 apgrūtināt ar rēķinu. Tas nav priekš klienta, tas ir priekš tevis. Nē, rēķins es pats rakstu. Es ieteiktu vispār arī pirmo gadu jums pašiem rakstīt rēķinus. Ar to es domāju pašiem ierakstīt par ko, kādu summu un aizsūtīt kādam un iziet cauri pirmo gadu, varbūt 3 gadus. Vienkārši sajust pašam to sajūtu, ka tu kādam aizsūti un viņam tagad tev ir jāmaksā par to, ko tu dari. Un arī pārdošana pirmie 100 klienti vismaz, es ieteiktu, tie ir jums pašiem jātirgo. Tā kā jums pašiem jābūt tam, kas pirms jūs domājat ņemt kādu pārdevēju, vienkārši pašam ir jāspēj pārdot. Ja vienkārši tik daudz var iemācīties no tiem cilvēkiem, kuri grib pirkt no jums kaut ko. Es jums rādīju to, ko es ar Jānu kopā ar to draugu sēžam, mēs tur skatījāmies pro darbinieki un vispārējais. Un tad mēs domājam arī, es pašlaik tieši šī jautājuma, kā izmaksāt sev ātrāk algu, ir lasu grāmatu, kas saucas Profits First. Mēs esam pieraduši, ka mums ir mums ir ienākumi, tad ir mīnus izmaksas, un tad mums ir peļņa. Mēs tā kā esam pieraduši, ka tas ir tā kā biznesa strādā. Tā jaunā ideja ir. Mums ir ienākumi. Mēs uzreiz peļņu uzreiz novirzam. Vienalga, tas varbūt sākumā trenējoties 1%, vai 10%, vai 20%. Tas ir kaut kāds procents. Ja ne no projekta, tad vismaz reiz mēnesī vai 2 reizes mēnesī uzreiz mēs novirzam citā kontā. Un tad mēs tiekam galā ar izmaksām. Jo tas mums uzdos jautājumu par to, ja mēs noņemot nost 1, 10 vai 20% no mūsu ienākumiem, ja mēs nevaram atļauties mūsu izmaksas, tad arī mēs darām kaut ko nepareizi. Es šo arī tagad sāku piekopt, jo es ilgi strādāju arī pēc šī izmaksas, un tad būs peļņa, un reāli viņi neatnāk. Un šis ir tā kā tas vecais modelis. Un jaunais ir tad, kad tā nauda nāk, spēt nolikt malā, uzreiz jau sākumā novirzīt tā kā peļņai, kas varbūt ilgtermiņa peļņa. Tur pēc tam tā grāmatā ir Profits First, viņa saucās, varat palasīt arī. Profits First. Viņa, protams, ir diskutējams tas, kas un ko un kā tad darīt, bet vismaz ļaus mums padomāt. Un novirzīt viņu uzreiz citā kontā, iespējams citā bankas kontā. Vienkārši, lai grūtāk tikt viņai klāt, lai nevar uzreiz viņu iztērēt. Tā ir tā ideja. Un tad tu skaties, vai tu tiec galā ar izmaksām vai ne. Ja netiec galā, mazināt izmaksas vai pelnīt kaut kā vairāk, pārdot vairāk, tā kā skatīties. Vienkārši sāk no otru galu, jo ja mēs nevaram tur pēc idejas noņemt nostur to 1% vai 10%, tad mums vispār nav tur nekāds peļņas procents iekšā tajā. Šis kas ir apetilīgi arī investoriem, ja tu vari parādīt, ka tu jau esi gadu, 2 vai 3 spējas laiku noņemt dažus procentus nost, tad tas ir arī, tu parādi, ka te es varētu arī atpelnīt atpakaļ, ja es aizdot tev naudu. Tā kā, jo tu spēji noņemt nost jau uz laiku, tā kā tu peļņas kaut kādu procentu. Ja angļu valodu saprotat, tad ir tāds Jim Rohn, ir tāds onkuls, arī diemžēl miris jau.
Bet viņš ļoti smuki stāsta par potenciālo zaudējumu. Man ļoti patīk, kā viņš veic šos... Viņam daudz uzrunas, daudz video var paklausīties, ka viņš stāsta par to. Ja tu neliksi tagad ieguldījumu, tas ir tas, ko tu nedabūsi. Viņam ļoti eleganti viņš par to spēja parunāt. Es pierakstīšu. Jim Rohn. Otrs onka, kurš vairs nav ritīgi labs, ir Ziglāra. Viņi tādi. Bet jaunākais džeks, ko es klausos, ir Alex Hormozy. Viņš ritīgi palīdz, viņiem ir mājaslapā acquisition.com, un tur ir bezmaksas treniņi iekšā tieši par piedāvājumu veidošanu, par marketingu. Viņš ļoti atklāti un brīvi stāsta par to, kā visu viņi tur dara, diezgan motivējoši, azartiski, un viņiem ir bezmaksas treniņi pieejami, kā viņi sastāda piedāvājumus. Viņam ir pirmā grāmata, viņa ir lasāma, skatāma, klausāma visos formātos tieši par šo, kā izveidot savu piedāvājumu. Otra grāmata ir viņa saucās $100 million offer, $100 million leads, un tad trešā, es saprotu, viņam top ir pa pārdošanu, bet tā varbūt kaut kad nākošu gadu vai kaut kad būs. Ļoti vērtīgi viņā klausīties. Daudz materiāla tur ir, iedos motivācijas dēvu noteikti. Kāda vispār ir tava galvenā motivācija visu laiku transformēties un meklēt jaunus ceļus, tieši transformēties? Kas tevi motivē? Tāpat kā upei kaut kur tecēt, laikam. Vienkārši man vajag to plūsmu, jo man tas ir iegājies jau, man tas ir iegājies vienkārši kā ieradums. Ja es nemainos, ja es neeju, es kaut kā jūtos tāds purvs drīzāk, kaut kāds tāds jau stagnēju un man kaut kā... Bet tas, kas ir mainījies, varbūt, ja gadus apakaļ es varēju nospraust mērķi, vienkārši tā kā tupi iet uz viņu, ja tu censties tur sakos tiem zobiem, tā pieredze ir apgūta, un es tagad eju uz viņiem harmoniskāk. Es tā kā jau ņemu vērā sevi, ņemu vērā savas attiecības jau kāds, un tas tā kā mainījies ir tā kā... Viens ir, ko mēs gribam, otrs, kā mēs gribam. Es daudz vairāk uz to, kā tagad skatos. Cenšos izbaudīt procesu, un ir lēnāks progress, pilnīgi noteikti cenšos izbaudīt procesu, bet esmu apmierināts ar savu progresu pašlaik. Jo, ja es atkal tupi bliestu, es noteikti varētu daudz ātrāk pārdot, savākt cilvēks komandas un visu kaut kas būtu, un atrast investors un savākt cash un aiziet bliežam. Bet es sev nepatiktu. Es jau pamēģināju, biju ātri, īguns kļuvu un stress un vispārējais. Es vēl sapratu, ka es nespēju to nomenedžēt jau apjomos lielās. Es tagad lēnām atkal eju citā tempā, tajā virzienā. Es vairs nevaru bez, man tā izaugsme jau vajadzīga. Mēs varam būvēt no trūkuma, varam būvēt no tā, ka šis ir labākais, ko es varu darīt. Un es esmu tajā kategorijā. Es vairs nebūvēju un nedaru no trūkuma. Šis varbūt palīdzēs saprast. Ir ļoti foršs pētījums, eksperimenti. Kādreiz ļaus dzīvniekiem daudz vairāk eksperimentēt. Un eksperiments ļoti vienkārši. Šeit bija pelīte. Un šeit bija siers. Un viņi tagad atver durviņas un mērīja laiku, cik ātri pelīte aizskrien līdz sieram. Pelīte aizskrien, jā, viss dabu sieru. Viņi uzmērīja laiku, ok. Un tad otrs variants, viņi domāja, ok, kā pātrināt pelītes, tā kā skriešana pēc siera? Un te pielika kaķi. Nesanāk, bet tas ir kaķis domāts. Un tad, kad pelīte skrien uz un bēg no, viņi skrien daudz ātrāk. Mēs esam cilvēki, mēs esam pelītes. Tad, ja mums ir kaut kas, no kā mēs bēgam, un kaut kas, uz ko mēs skrienam, mēs kustamies daudz ātrāk. Daudz cilvēku bēg no nāves. Ja tu man jautā, kādu jēgu darīt, es eju uz tejieņu, jo es uzskatu, ka šis te ir labākais, ko es varu izdarīt pašlaik. Ja es zinātu kaut ko labāk, tad es darītu to, visticamāk, kas būtu piemērotāks, bet pašlaik šis ir labākais, ko es zinu priekš sevis, un tad es to daru. Es sev biju dzīvi sadalījis tā. Slikti, labi, lieliski. Un te visur ir gradācija, jo var būt rītīgi slikti, var būt tā kā slikti, var būt jau tā kā starp slikti un labi un lieliski, un gan jau, ka te iet uz augšu. Es pašlaik esmu kaut kur te, un es eju šeit. Man vairs nav tās problēmas, kas bija Ārim pirms gadiem 10 vai pat 5 gadiem, jo tad man bija slikti, un man bija sakostiem zobiem daudz, ko es darīju, lai man būtu labi. Tagad man ir labi, diezgan labi. Es varētu iet uz lieliski, tas ir labākais, ko es varu pašlaik darīt. Un tā ir tā atšķirība. Tad, kad man būs lieliski, es pastāstīšu, kā iet uz kaut kādu ekstra lieliski.
Bet es zinu, ka es tur aiziešu, cik ilgi laiks man aizņems, es nezinu. Bet man vairs nav kaķis. Šeit ir kaķis. Tā kā, te ir sieras, tā kā augšā reku. Viņš tāds tā kā, šeit kaķis skatās uz tev, tā kā, zmurra. Es vairs no kaķa nebēgu. Tā ir tā atšķirība, tā kā. Mēs taču sapratām, ka neizdošanās nepastāv. Mēs baidamies no tā, ka mums izdosies, jo tas ir daudz grūtāk. Kas ir kaķis? Kas mums katram kaķis ir? Sasāt kaķi. Pēdējā gudrība, un tad visi ejam gulēt. Un neņemam līdzi reaktīvos darbiniekus šodien. Atstājam viņus aiz durvīm mājās. Ir, ja mēs runājam par ietekmi. Šis nāk no psiholoģijas. Ir cilvēkiem ir šī tendence lēkāt par šiem 3 punktiem. Upuris, vai nemāku uzrakstīt. Hartmans varētu būt, ka viņš bija Hartmans, jā. Upuris, glābējs, varmāk. Tas, kas, diemžēl, pašlaik ar to, ka tev nav kūku, tu esi vairāk upuru pozīcijā, jo tu kā būtu pieaudzis normāls cilvēks, tu pieceltos aiziet, paņemt kūku, apsēstos un apēst viņu sen. Bet tu esi... Jā, jo uzradās glābējs. Un glābējs neizturēja. Glābējs vairs neizturēja, cik var tas cilvēks prasīt. Viņš ciešanās ir. Un viņš aizgāja. Bet zini, kas notika, ja tev prasīja 10. kūkas gabā, tu kļūti par varmāku, taču pats aizēja paņem to kūku. Un tā mācība ir tajā, kad mēs cenšamies no šī izkāpt ārā un uzņemties paši par sevi 100% atbildību. Nē, es vienkārši neticu ar teorijai, ka tā kūku varētu. Bet vai tu tagad tici? Anglis to sauc law of attraction, laikam. Bet šajā gadījumā mums vairāk nostrādā psiholoģiskais efekts. Mums vienmēr ir par ko sūdzēties. Forši. Uztaisiet paši sev aplausi, jūs baigi forši esat.